Sveicināti, labdien, 30. maijā. Liels paldies jums visiem pacietīgajiem, kuri uzgaidīja šīs te minūtes, lai pievienotos webināram. 30. maijs ir gada 150. diena. Šobrīd ārā viss zied. Paldies, ka jūs esat atraduši laiku šai brīnišķīgajā, skaistajā zaļajā posmā, kad zied pilnīgi viss pievienoties mums. Mēs atrodamies Šūnā, kas ir tāds objekts starp Nacionālo mākslas muzeju un Mākslas akadēmiju. Tādēļ, ja jūs gadījumā ejat garām, droši varat ienākt un sasveicināties ar mums. Un šodienas tiešraides mērķis ir runāt par izmaiņām dabas resursu nodokļa likumā, kas uzņēmumiem ir jāzina par jaunajiem plasmasas iepakojuma noteikumiem. Šis webinārs būs pēc tam pieejams arī, protams, mājaslapā, tādēļ visas prezentācijas, pat ja jūs kādu nokavēsiet, vai jums jāsteidz ātrāk būs, piemēram, uz pusdienām, būs, protams, pieejams arī pēc tam. Mani sauc Eva Johansone, es esmu žurnāliste, kura veido dažādas vides jautājumus un klimata diskusijas, un arī mana personīgā viena no interesēm, protams, ir arī atkrituma pārstrāde. Un ar patiesi interesi šodien klausīšos līdzi runātājos, un būs dažādi pārstāvji gan no Varam, gan no Zaļās jostas, kuri prezentācijās izstāstīs par to, kas šobrīd būtu jāzina, jo 1. jūlijā stāsies spēkā izmaiņas dabas resursu nodokļa likumā, nosakot dabas resursu nodokli plastmasas iepakojuma daļai, kas nav pārstrādāta vai reģenerēta. Cerams, ka šodien gūsim atbildes uz tiem jautājumiem, kas jums ir aktuāli, un pēc katra runātāja ir, protams, iespēja uzdot arī jautājumus. Jūs neesat tikai klausītāji šodien, jūs esat arī jautājumu uzdevēji. Rakstiet tos jau iesāktajā čatā, kur daži no jums jau kaut ko ir ierakstījuši. Sveiciens jums visiem, paldies par aktivitāti, mēs jūs redzam, un iespēju robežās centīšos šos jautājumus uzdot runātājiem. Ja gadījumā jautājumu būs ļoti daudz, uz šiem jautājumiem izveidos atbildi Zaļā josta, un pēc tam to nosūtīs visiem reģistrētajiem dalībniekiem. Bet nu gan sāksim, un par gaidāmajām izmaiņām Latvijā iepakojuma pārstrādājumības jautājumos pirmā runātāja būs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta direktore doktore Rudīte Vesere. Labdien! Labdien! Uzreiz var teikt, ka skatuve ir jūsu rīcībā, un nākamā pusstunda ar jūsu prezentāciju. Paldies! Labdien visiem klātesošiem, jo arī tie, kas ir ekrāna otrā pusē, tie ir klātesoši. Un, lai gan jums bija vēstīts, ka es stāstīšu tikai par plasmasas iepakojumu, es pieskaršos arī tiem jautājumiem, kas attiecās uz iepakojumu kā tādu, ne tikai plasmasas vien, jo ir vesela rinda jautājumu, kas ir noteikti sakrājušies un ko jūs esat zvanījuši, rakstījuši, un mēģināšu to arī iekļaut savā stāstījumā, lai būtu lielāka skaidrība par visām lietām. Bet sākumā atgādināšu, kas tad vispār ir dabas resursu nodoklis un kāpēc mums tāds kopsumā ir. Tātad attiecībā uz iepakojumu dabas resursu nodokli mēs jau piemēram kopš 1996. gada. Tas ir gana ilgs laiks, protams, ir notikušas izmaiņas, ir attīstība bijusi. Tikai atgādināšu vienu lietu, kad nodoklis ir veidots pamatojoties uz diviem starptautiski atzītiem principiem. Piesārņotājs maksā un ražotāja atbildības princips, jeb šobrīd jau mēs runājam par paplašināto ražotāju atbildību. Un tad vēl viena lieta, ko noteikti gribu atgādināt, ka dabas resursu nodoklis, tas ir motivējošs instruments, lai sasniegtu konkrēts mērķis, kādus mēs esam izvirzījuši vides aizsardzībā, jo mēs visi taču gribam dzīvot zaļā valstī, kur ir laba vides kvalitāte un kur nebūtu jāsatraucās par to, kādu gaisa elpojumu, kādu ūdeni lietojumu un tā tālāk. Tā pašā laikā dabas resursu nodoklis nav tipisks nodoklis kā visi pārējie, jo mēs runājam par nodokli, kas ir ne tikai fiskālais instruments, lai iekasētu naudu valsts budžetā, bet tad šī gadījumā arī motivējoši mainīt kaut ko savās rīcībās, savās izvēlēs piesārņotājiem vai dabas resursu ieguvējiem. Respektīvi, ja resursi tiek izmantot pārdomāt, ja mēs samazinām piesārņojumu, kas nonāk vidē, mazāk patērējam resursus, ko ņemam no vidas, mazāk radam atkritumus, protams, ka rezultātā nodokļu ieņēmumi samazinās, bet tajā pašā laikā mums ir sasniegts mērķis, ko mēs gribam - kvalitatīva vide. Un, kā jau tika minēts, tad dabas resursu nodokļa likumā tika pagājušā gada nogalē izdarīti grozījumi, vesela rinda, ļoti apjomīgs šis te likums bija, kas paredzēja grozījums, bet es šodien, protams, pakavēšos tikai pie iepakojuma aspektiem un konkrēti galveno akcentu liekot uz plasmasas iepakojumu, jo galvenās izmaiņas skar tieši plasmasas iepakojumu.
Un kāpēc plasmas? Tāpēc, kad, protams, ja mēs paskatītos, kā mēs mainam savu resursu, patēriņu ieradumus un tam līdzīgi, tad mēs saprastu, ka, teiksim, pēdējās 10 gadēs, cik reizes ir patērēts vairāk elektroenerģijas, cik reizes vēl kāda visa veida resursi, cik varbūt ir mainījies arī piesārņojums un piesārņojuma veidi, bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatītos, ka tās ir tur reizes 4, 5, varbūt vēl nedaudz vairāk, tad attiecībā par plasmasām mēs varam runāt, ka kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem plasmas patēriņš pasaulē ir audzis 20 reizes, ne 4, ne 5, bet 20. Un, protams, ka plasmas ir viegla, ērta, lēta un tā tālāk, bet tajā pašā laikā plasmas ir tāds produkts, kas vienkārši dabā nesadalās un nesadalās ļoti ilgstoši un ir jādomā, kā viņu savākt, kā viņu apsaimniekot, pārstrādāt, tātad izmantot efektīvi vēlreiz. Ja mēs paskatītos no augšas uz mūsu zemeslodes, tad mēs redzētu, ka pasaules okeānos peld neviena atkritumu sala. 5 ir tādas jau diezgan nopietnas un apjomīgas, piemēram, Francijas izmērā. Un pamatā tas, kas tur peld, tie visi ir plasmas izstrādājumi vai plasmas saturošie izstrādājumi. Tas tikai parāda to, kāpēc mēs īpašu uzmanību veltam tieši plasmasai. Un tātad, saskatot visu šīs problēmas ar plasmas, tātad vienreiz lietojamai plasmasai un plasmas patēriņa apjomam ir pieteicis tāds zināms karš visā pasaulē. Tā skaitā arī Eiropas Savienībā, un arī mēs uz vietas saprotam, ka, ja mēs ejam uz mežu un atrodam plasmas dažādas iepakojumus un vēl visādas plasmas saturošos atkritumus, nekāda priecīga aina tā nav. Un neko labi tas par mums arī neliecina. Un tātad jau 3 gadus Latvija, tāpat kā visas citas Eiropas Savienības dalību valsts, maksā Eiropas Savienības kopējā budžetā noteikti naudas summu, konkrēti 80 eirocents par katru nepārstrādāto plasmas iepakojumu kilogramu, kurš iepriekšējā gadā nav bijis pārstrādāts. Ko tas nozīmē Latvijai? Latvijai, teiksim, aprēķinot tīrā veidā, tie būtu vairāk kā 20 miljoni, bet ievērot, ka mums ir, balstoties uz IKP un vēl vesela rinda rādītājiem, 6 miljonu atlaidi, tad mēs maksājam vidēji šais 3 gados 15-16 miljonus eiro Eiropas Savienības kopējā budžetā. Un šeit atkal arī šis maksājums ir uzlikts vairāk nevis ar mērķi, lai vairāk būtu budžetā naudas, bet lai valsts vairāk domātu, kā tikt galā ar plasmas atkritumiem. Lai plasmas iepakojumu izvēlētos tādu, kas ir pārstrādājums, un pēc tam arī attiecīgi savākt un pārstrādāt. Tātad tā ir mūsu izvēle, cik daudz maksāt, kādas plasmas mēs lietojam un ko mēs pēc tam ar viņam darām. Un tātad, ievērojot to, ka šos 3 gados, vērtējot arī iepakotāju un ražotāju un tirgotāju izvēles, tāda īsta motivācija nav bijusi mainīt kaut ko savās izvēlēs un mainīt iepakojumus, domāt, kā vairāk pārstrādā. Un par to maksājam mēs visi kopā. Te pašā laikā ne jau viss vienādi mēs tērējam šos plasmas iepakojumus un arī ne viss vienādi attiecamies pret tiem atkritumiem. Un tāpēc no šī gada jūlija stājās spēkā jauna norma, ka par katru plasmas iepakojumu, kurš ir pārstrādājums, bet ne tik pārstrādāts pārskatu periodā, būs turpmāk jāmaksā 80 eirocenti. Tātad šī gadījumā tas būtu pirmajā brīdī, jāsaka, attiecināms it kā uz ražotāju, tirgotāju, iepakotāju, bet, lai vienkāršot šo administratīvo darbību un arī šo te organizāciju, tad to maksās ražotāju atbildības sistēmas. Bet skaidrs, ka tas vienalga tiks sekts no ražotāju un iepakotāju un tirgotāju maciņiem. Un tātad 80 centi, tātad, ja nav pārstrādāts, bet bija pārstrādājums, šī summa attiecās arī uz tiem gadījumiem, ja viņš nav pārstrādājums, bet tika reģenerēts. Un savukārt, ja plasmas iepakojumam, kur īpašības neļauj to pārstrādāt, un viņš netika arī reģenerēts attiecīgajā pārskatu periodā, tad būs jau jāmaksā eiro 25 par 1 kilogramu.
Tas nozīmē, ka ir iespējas pārdomāt, kādu plasmas iepakojumu mēs izvēlamies un ko ar to tālāk darīt un kādos apjomos. Tātad tas stājās spēkā no šī gada 1. jūlija. Bet tai pašā laikā maksājums pirmais būs jāveic tikai nākamā gada oktobrī, kad tiešām jau būs visi rādītāji pārbaudīti, visi novērtēts, cik daudz ir bijis apgrozībā, cik daudz ir savākt šis iepakojums, cik tālāk pārstrādāts, cik reģenerēts un cik apglabāts atkritumu poligonos. Lai tad arī šo summu pirmkārt maksā tie, kas tiešām rada šos atkritumus ar savu darbību, vai kuru produkti ir bijuši tādā iepakojumā iepakot, un kas nav tālāk ticis apsaimniekots, un attiecīgi arī skatītos līdzi, lai mēs to vairāk arī savācam un pārstrādājam. Vēl viena lieta, kas attiecās uz iepakojumiem, tātad vairākiem plasmas iepakojumu veidiem, tas gan jau ir no šī gada janvāra. Tā tad ir noteikts jaunas nodokļu likmes. Pirmkārt, iepakojumam, kas ir veidots no polistirola izēju materiāliem, otrkārt tātad no putu plasta izēju materiāliem un no putu polistirola izēju materiāliem. Tātad ekrānā jūs šobrīd redzat šīs jaunās nodokļu likmes, kas būtu jāpiemēro, protams, ja netiek piemērota ražotā atbildības sistēma un rezultātā arī atbrīvojums no dabas resursu nodokļa. Protams, kas skaidrs, ka viens ir tas, kas ir rakstīts likumā, vispārīgās normas, bet likumā ir dots arī tālāk deleģējums, lai ministra kabinets izstrādā noteikums, kā maksāt, kā aprēķina, kā pateikt, kas ir, kas nav pārstrādājums, plasmas iepakojums, kā to pamatot, kāda būtu šai procedūrai. Un šai sakarā tad šobrīd ir izstrādāti noteikumu projekts, kas ir grozījumi 480. noteikumos. Jāatzīst, ka, protams, mēs būtu bijuši priecīgi, ja viņš jau būtu pieņemts šis noteikumu projekts, bet saskaņošanas process nav nemaz tik vienkāršs un viegls. Diskusijas ir gan plašas bijušas, un tātad vēl joprojām šis projekts ir saskaņošanā, bet mēs ļoti ceram un daram visu, lai viņš tiktu pieņemta vēl līdz Jāņiem, tātad vēl viens saskaņošanas loks, un tad mēs iesniegsim to ministra kabinetā, lai varētu jau pieņemt. Un tātad, kas tad ir paredzēts šais noteikumos? Kā tad noteikt, kurš iepakojums, kas sastāv no plastmas, pilnībā vai daļēji, ir uzskatāms par pārstrādājumu? Pirmkārtām tātad ir paredzēts, ka ja tas ir ražots no noteikumu pielikumā noteiktajiem vienslāņu, polimēru vai monomēru materiāliem, tātad te ir runa par polietilēnu tereftalātu, jeb petu, kas visiem ir labi zināms, par augsta blīvu un zem blīvumu polietilēnu un par polipropilēnu. Protams, ir saņemti jau pirmie jautājumi, kas jautā, kā tad noteikt, vai tas ir vienslāņu monomērs, cik procentu tur var būt kādu pieaukumu. Ja rakstīts ir monomērs, tad, protams, tas ir 100% tīri šāda veida materiāls. Nekāda pieauguma tur nevar būt. Un, attiecīgi, ja ir šie materiāli būs jūsu rīcībā, tad šī gadījumā te jau ir skaidrs, ka tas ir pārstrādājums materiāls. Otrs kritērijs tātad noteikti pēc dokumentiem. Un pamatojot ar dokumentiem, ir vai nav pārstrādājums. Un šeit ir divas iespējas, kas tiek paredzētas noteikumos. Pirmkārt, iepakojuma ražotāja vai iepakotāja apliecinājums, ka iepakojums ir pārstrādājums konkrētais, un vienlaiks arī norādot vismaz vienu pārstrādes rūpnīcu, tātad Eiropas Savienībā. Ja ir vairākas, to arī var norādīt, protams, bet vismaz vienai, lai būtu skaidrs, ka tiešām viņi var pārstrādāt. Jo dažkārt mēs varam iedomāties, ka ir kāds materiāls, un pēc teorijas viņš arī ir pārstrādājums, bet nav pretī rūpnīcas, kur to pārstrādāt. Līdz ar to mēs vairs nevaram uzskatīt, ka viņš ir pārstrādājums. Un otrs dokumentu veids, ar kuru tad varētu pamatot pārstrādājums vai nav pārstrādājums, tātad pārstrādes rūpnīcas apliecinājums,
kā iepakojums ir pārstrādājams, vai nu rūpnīca jau novērtēt šo materiālu var uzreiz atzīt, ka tas ir pārstrādājums un pārstrādājums pie viņiem, vai arī pamatojoties uz testēšanas rezultātiem, ko veids akreditēta laboratorija. Nu, protams, viņai jābūt šai akreditācijas sfērai plasmas polimēra materiālu testēšana. Noteikti uzreiz var rasties jautājums, vai šādas laboratorijas ir pieejamas. Protams, ka ir, un arī Latvijā ir viena šāda laboratorija, šobrīd jau izveidot un akreditācijas procesu pabeigus. Tātad Olainē atrodas Nordplast, kur var arī aizvest jebkuru no plasmas iepakojumiem, noteikt, kāds ir šī materiāla sastāvs. Tā skaitā monomērs vai nav monomērs. Katrā ziņā tās ir iespējas, kas būs dotas, lai noteiktu, vai materiāls ir pārstrādājams, vai tomēr nav pārstrādājams. Un tālāk jau ražotājiem, ko mēs saprotam, gan tirgotāji, gan to, kas ražo, gan kas ieveda preces konkrētā iepakojumā, ja varam teikt vēl vienu vārdu iepakotājam, izvērtējot savā rīcībā esošo informāciju, vai tas atbilst nosauktiem 4 materiāliem, kas būs ministra kabineta noteikumos, vai būs kāds no šiem dokumentu veidiem, kas pamatos ir vai nav pārstrādājums šis plasmas saturošais iepakojums. Savā uzskaitē ir jāsadala plasmas iepakojums, tātad kas sastāv no plasmas pilnībā vai daļēji, un jānodala 2 grupās. Tātad pārstrādājamais iepakojums un nepārstrādājamais. Šī uzskaita ir ļoti precīzi arī veicam un aicinam to arī ievērot, jo, ja kādam liekas, kāda tur starpība, kuras viņi norādīšu, vai varbūt parādīšu pie nepārstrādājumiem, un būs tur mazāk problēmas, atgādināšu, ka ne tikai šīs nodokļu likmes tiks piemērots, un tās ir atšķirīgas, bet, kā jau dabas resursu nodokļu likums paredz, un 31. pants, kas nosaka arī soda sankcijas par nepareizi sniegtiem datiem un nepareizi informāciju, kas sniegta. Un, protams, viss apliecinošos dokumentus pārbaudīs un tā tad izskatīs valsts vides dienests, tāpat kā tas ir bijis jau līdz šim. Jeb, ja mēs tā savākam kopumā visas atbildības, tad ražotājs nodrošina apliecinājumu dokumentus un maksā 3-kāršo nodokļu likmi. Tad, ja nav atbilstība, tas, ko es tikko pieminēju, tad nav norādīts pareizajā grupā šis iepakojums, tad attiecīgi ir piemērojams šīs papildu likmes. Ražotāja atbildības sistēmas maksā dabas resursu nodokli, tā tad vai 80 centus vai eiro 25 centus, tātad par to apjomu, kas nav pārstrādāts vai nav reģenerēts attiecīgā pārskatu periodā, un valsts vides dienests pārbauda visus šos dokumentus un nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumu par dabas resursu nodokļu aprēķinu neatbilstību, un attiecīgi piemēro šīs sankcijas, kas ir paredzētas likuma 31. pantā. Tās ir galvenās lietas, kas ir noteikts šais 480. noteikumos, bet, protams, par šo te pašu nodokļu maksāšanu, uzskaitu un visiem pārējiem aspektiem ir arī otri noteikumi, kur tiek papildus grozīta, tad 404. noteikumi par kārtību, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli. Tātad tur jau ir aprakstīts, kādā veidā ražotāja atbildības sistēmas komersants, jeb apsaimniekotājs, tad maksā šo te nodokli par nepārstrādāto un nereģenerēto un arī reģenerēto plasmas iepakojumu, kādā veidā viņam tas ir jāuzrāda dokumentos un visu pārējo. Kas jau tad ir nākamais solis, šie noteikumi arī ir šobrīd apspriešanas stadijā. Nevarētu solīt, ka tie noteikti būs līdz jūlijam pieņemti, bet centīsimies, bet šī maksāšana iestāsies nākamā gadā, tā kā attiecīgi tas nav varbūt arī tik kritiski. Un tātad tur arī noteicis ir, ka dabas resursu nodoklis tiek aprēķināts pamatojoties uz to pārskatu, kas ir sagatavots atbilstoši jau iepriekš minētajiem noteikumiem, tātad par atbrīvojumu piemērošanu no dabas resursu nodokļu samaksas.
Bet tas būtu par to, kas nāk priekšā, bet kas izriet no dabas resursu nodokļa likuma. Bet ir vēl dažas normas, kuras jau ir iepriekš pieņemts un stāsies spēkā arī jūlijā, par kurām šobrīd arī mēs saņemam gan daudz jautājumus un gribētu pavisam arī īsti ieskicēt tās lietas, uz kurām aicinu pievērst īpašu uzmanību. Visi atcerās, kad pāris gadus atpakaļ tika pieņemts plasmas saturošo izstrādājumu patēriņa samazināšanas likums. Tur bija vesela rinda normas, kas stājās uzreiz spēkā, bet dažas bija paredzētas pakāpenes citos termiņos. Un viena no tādām normām bija arī attiecībā uz dzērienu iepakojumu. Respektīvi, tika noteikts, ka ražotājs drīkst laist tirgu dzērienu vienreiz lietojamā plasmas saturošā vai kompozīta iepakojumā ar ietilpību līdz 3 litriem. Tas tālākais termiņš bija noteikts 30. gads, kad šim te dzērienu iepakojumam jāsatur vismaz 30% pārstrādātās plasmas. Bet kas notiek līdz 30. gadam, tātad jau no nākamā gada 1. janvāra šādam dzērienu iepakojumam, kuram ir galvenā sastāvdaļa polietilēna tereftalāts, jeb PET pudelēm ir jāsatur vismaz 25% pārstrādāts plasmas. Tā kā šis ir punkts, par ko ir jāsāk domāt šodien, ko nevajag atstāt uz decembru un domāt, vai būs kāds pārejas periods vai nebūs. Pārejas periodu nav paredzēta, jo ir jau bijis gan daudz laika par šo domāt. Un vēl viena lieta, kas stājas spēkā tepat 3. jūlijā, tātad ražotājs dzērienu iepakojumu var laist tirgū tikai tad plastmasas. Tātad mēs runājam, ja korķīši un vāciņi, kas ir izgatavoti no plastmasas, visā paredzētajā dzērienu iepakojuma lietošanas laikā nav atdalā no dzērienu iepakojuma. Praktiski veikalos mēs jau tādus redzam, dažkārt citi saka, jogurtam neērti plats korķīts un viņu nevar noraut un es taču viņu neizmetīšu, bet šajā gadījumā mēs runājam par vienotu pieeju visiem dzērieniem, kam ir plastmas pudeli un plastmas korķīts vai vāciņš. Protams, mēs varam runāt kādas detaļas, tāpēc arī zemāk jūs redzat norādīt adresi, kur var iepazīties ar komisijas pamatnostādnēm par vienreiz lietojamās plasmasas izstrādājumiem. Un šeit mēs saņemam daudz jautājumus. Vai ir pārejas periods? Vai pēc 3. jūlija es varu vēl jūnijā iepirkt pudeles bez šiem korķīšiem un tad pēc 3. jūlija vēl pārdot? Atbildi ir nē. Jo faktiski ir noteikts bijis gana laiks, tātad 3 gadu garumā. Visi zināja, ka ir jāmaina šī pieeja, un tātad sākot ar šī gada 3. jūliju, komersants dzērienu iepakojumu var laist tirgū, tātad saražot, ievest no citām Eiropas Savienības dalību valstīm vai no citām valstīm, trešajām valstīm, tikai tad, ja šie korķīši un vāciņi nav atdalām, tātad līdz 3. jūlijam neieskaitot var laist, bet tālāk jau vairs nevar. Un savukārt dzērienu iepakojumu ar atdalām korķu vai vāciņu atļaut darīt pieejamu tirgu, tas nozīmē pārdot, ja tas jau ir nonācis veikalā. Šeit Latvijā to var darīt tad, ja līdz 2. jūlijam ir veikta inventarizācija un dokumentāri var pamatot, kad visi piegādes dokumenti vai muitas deklarācijas to arī apstiprina, ka tas ir bijis saražots vai ievests Latvijā līdz šim 2. jūlijam ieskaitot, tad to, kas ir nonācis veikalos, izpārdot var, lai neradītu papildus liekus atkritumus. Bet no jauna iepirkt nevar, un ja jūs būsiet iepirkuši šādas krājumus, tad tos pildīt un pārdot arī jūs vairs nevarat. Un šo aicinam ļoti tomēr ņemt vērā. Par dokumentāru pamatojumu derīgi arī, protams, klientam sagatavot pavadzīmi par preču pasūtījumu, ja šī pavadzīme ir apstiprināta līdz 2. jūlijam, protams, ieskaitot. Bet pie šī likuma gribu arī vērst uzmanību uz vēl vienu būtisku lietu. Tātad šobrīd ir arī izsludināta un apspriešanā atrodas grozījumi plasmas saturošo izstrādājumu patēriņa samazināšanas likumā. Pareizāk sakot, viens grozījums, kas paredz precizēt, ka noteiktais aizliegums laist tirgū no putu polistirola izgatavoto pārtikas iepakojumu attiecās uz visu veidu putu polistirola materiāliem. Un nav svarīgi, kāda ir bijusi tehnoloģija,
Vai tā ir bijusi papildus arī presēšana, ekstrūzija vai tikai uzpūšana? Jo mēs redzam šajā attēlā divas it kā dažādas kastītes, bet viņas abas ir no putu polistirola. Viņas tikai atšķirīgi ir izspiestas, izveidots formāts atšķirīgi un uzlikt atšķirīgi šie burtiņi. Bet tas ir viens un tas pats izejmateriāls, un lai nebūtu spekulācijas, kādas dažkārt notiek, tad mēs papildinām likumu, lai gan, protams, arī visur jau tas bija rakstīts un paredzēts. Un šī gadījumā mēs arī visi vienmēr informējam, ka ir arī konkrēts komisijas skaidrojums, kas ir konkrēti pateikts, ka šie abos gadījumos ir aizliegtie materiāli. Un iepakojuma likums, ko gribētu pieminēt, tātad plasmas iepirkuma maisiņi, aktuāls jautājums, arī parādās arvien biežāk un tiek uzdots. Tad jau 2018. gadā tika pieņemti grozījumi iepakojuma likumā un tika paredzēts, ka plasmas iepirkuma maisiņu patēriņš ir būtiski jāsamazina. Un jau tad likumā tika paredzēts, ka no nākamā gada 1. janvāra iepakotājs tirdzniecības vietā aizstāja vieglās plastmasas, tātad tas, kur materiāla biezums nesasniedz 50 mikronus, iepirkuma maisiņus, izņemot ļoti vieglās plastmasas iepirkuma maisiņus, ar iepakojumu, kas ir no papīra, no kartona, no dabiskām šķiedrām, no citiem bioplastmasas izejmateriāliem. Un vienīgā atkāpe bija attiecībā uz ļoti, ļoti plāniem maisiņiem, kas nesasniedz 15 mikronus, pie nosacījuma, ka tas ir vajadzīgs vai nu higienas nolūkos, vai vaļējas pārtiks primārai iepakošanai, lai neizšķērdētu un neradītu pārtiks izšķērdēšanu. Bet skaidrs ir viens, ka arī šitie ļoti vieglie plasmas maisiņi ir tie, kas ir nedrošākie un vismazāk patērējumi, jo vienkārši viņi ļoti ātri plīst. Tāpēc noteikti gribētos atgādināt, ka domājiet par to, ko jūs piedāvāsiet pircējiem veikalos, pirkuma ievietošanai, kādas ir alternatīvas. Tiešām jāsaka visu cieņu. Ļoti daudzos veikalos jau šobrīd alternatīvas ļoti plašā klāstā piedāvāts, bet, protams, aicinājums pārdomāt arī par pārējo. Un tā tad prasības attiecībā uz šiem iepirkuma maisiņu patēriņu samazināšanu stājas spēkā vispārīgajā kārtībā, un līdz ar to nekāds atkal papildus pārejas termiņš vai pārejas periods nav paredzēts, jo no 18. gada līdz 25. ir pietiekami ilgs laiks. Tātad atkal gribu tikai atgādināt, ka nav paredzēts, ka vieglās plasmas iepirkuma maisiņas var laist tirgu, protams, izņemot gadījumā, ja tie ir bioplasmas izejmateriāli. Tātad ievest valstī, importēt valstī vai darīt pieejams tirgu, izpārdot pēc nākamā gada 1. janvāra. Un noslēgumā gribētu iezīmēt dažas lietas, kas attiecās uz priekšlikumu Eiropas parlamenta un padomes regulai par iepakojumu un izlietoto iepakojumu. Praktiski mēs varam jau sagaidīt, ka vai nu jūnijā vai septembrī šī regula tiks pieņemta. Un kas ir būtiskākais? Ja šobrīd viss noteica direktīvu, tad tālāk vietā nāks regula. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka tas, kas būs regulā rakstīts, to mēs pildīsim visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Un līdz ar to, protams, daudzas normas, kas ir šobrīd iepakojuma likumā, tiks no turienes arī svītrots, jo pretī būs regula, kas ir vienkārši jāpilda. Un galvenais mērķis tam bija samazināt nevajadzīgu un pārmērīgi lietot iepakojumu daudzumu, gan aizliegt tādas nevajadzīgas darbības kā pārpakošanas, veicināt atkārtot izmantojumu un uzpildām iepakojuma risinājums. Un paredzēt ir, protams, arī vesela rinda ierobežojuma prasības attiecībā uz iepakojumu dzīves ciklu sākumu. Tātad liels akcents ir likts tieši uz iepakojumu dizainu, tātad ekodizainu, lai saprastu, no kādām izejvielām, kā mēs plānojam. Un ekodizains tas nozīmē, ka mēs domājam arī, kas notiks ar šo iepakojumu, kad viņš jau būs izlietots un nebūs vajadzīgs, būs jāmet ārā. Tātad galvenais akcents vēl ir jāpasaka to, ka plasmas saturošs iepakojums, tas ir viens no svarīgākajiem akcentiem arī šai regulā. Un tātad kā pēc iespējas aiziet no nepārstrādājumiem plasmas atkritumiem, ko mēs radam, uz tādu plasmasu, ko var pārstrādāt un kā pēc iespējas viņu arī pārstrādāt. Respektīvi, ievērojot
atkrituma apsaimniekošanas hierarhiju, ka pats svarīgākais ir neradīt atkritumus, un ja nevar ne viņas atkārtot izmantot, ne pārstrādāt, ne enerģiju iegūt, tikai tādā gadījumā apglabāt. Un būtiskākās nianses tā tad ir noteikti dažādi mērķi rādītāji attiecībā uz izlietotāju iepakojumu samazināšanu. Tātad izejas gads ir 2018. gads. Un tātad samazinājumi tad tiek rēķināti jau pirmie 2035. gadā, pēc tam 2040. Ir noteikti ļoti augsts mērķi rādītājus pārstrādātā materiāla satura plasmas iepakojumā. Faktiski daži jau mums ir noteikti attiecībā uz PET pudelēm, par ko jau runāju iepriekš. Noteikti arī konkrēti cipari, cik tad vajadzētu izmantot atkārtot lietojamo iepakojumu. Ja līdz šim tas tika teikts, ka vajag to, tad nebija precīzi cipari, bet šobrīd tiek noteikti arī cipari. Un vēl viena ziņa, tātad 2029. gads, kad visā Eiropas Savienībā, tātad visās valstīs ir jāizveido obligāti depozīta sistēma dzērienu iepakojumam. Šī gadījumā mums jau vairs tas nav sāpīgi un aktuāli, ja mums šī sistēma darbojas un darbojas labi. Vienīgais, kad šai regulā ir teikts, ka to neatiecina uz stipru alkoholu, pienu un piena produktiem. Tas gāja ļoti garas diskusijas, vajag vai nevajag, viedokļi bija ļoti daudz, šķēpi tik daudz lausti, bet gala viedoklis ir vismaz šobrīd nē. Tātad, ja runājam par iepakojumu pārstrādes mērķiem, tie gan ir palikuši tieši tādi paši, kā tas bija iepriekš. Tātad nav paaugstināti, un tas ir labi. Mēs jau šos mērķu rādītājus zinām līdz 30. gadam un 35. Tā kā atliek vienkārši jau īstenot uzsāktos darbus un turpināt. Bet tas, ko vēl gribētu pateikt, tātad pirmkārt būs aizliegumi no 30. gada plasmas iepakojumu, kas ir tā saucamais horek, vienreiz lietojamie trauku uz vietas, un kas ir maza svara dažādiem augļiem un dārzeņiem. Piemēram, lai viens gurķis nebūtu plasmasā un tam līdzīgi. Un tātad vēl ir noteikts, ka iepakojuma marķēšana, ko mēs līdz šim zinām, kādi viņi ir, visiem viņi ir skaidri un saprotami, bet uz doto brīdi tā ir izvēle, tā ir brīvprātīga. Var marķēt, var nemarķēt. Tātad šī gadījumā šī marķēšana 24 mēnešu laikā pēc regulas spēkā stāšanās, tad 2 gadu laikā kļūst obligāti. Un noslēgumā gribētu tikai vienu lietu vēl piebilst, ņemot vērā, ka mēs bieži vien redzam uz iepakojumu uzrakstu zaļš, ekoloģisks, draudzīgs, vidēji, ilgspējīgs un tā tālāk. Cik tas ir pamatot šie uzraksti un cik viņi ir patiesi? Kā izvairīties no šīs nepatiesās informācijas? Noteikti vajag vienmēr pārbaudīt rūpīgi šo informāciju, jo var jau būt skaisti teikumi, bet diez vai viņi vienmēr atbilst patiesībai. Tam ir jābūt noteikti kaut kur pamatojumam, kāpēc ir šāds uzraksts. Tad vai uzņēmums izmanto vides audita pakalpojumus, tad vides audits sistēmas, vides pārvaldības sistēmas īsteno, vai varbūt ekomarķējumu. Tad, ja ir šis atzītais starptautiskais certifikāts par ekomarķējumu, piemēram, Eiropas Savienības ekomarķējums ekopuķīte, vai varbūt kāds no Ziemeļu valstu, un tātad visiem zināmais Ziemeļu valstu gulbis un zilais eņģelis Vācijā, un tā mēs varētu turpināt. Tātad tiešām tur, ka tas apstiprina, ka tas tiešām ir atbilstoši, un par tādu iepakojumu varētu runāt, ka tas ir vidē draudzīgs, ka tas ir zaļš, ka tas ir ekoloģisks. Jeb faktiski ļoti būtiski pieauga loma vērsties pret zaļmaldināšanu, jo faktiski nepamatot norādot šādu informāciju, tā ir absolūti zaļmaldināšana, kad uzņēmums stāsta par sevi daudz labāk nekā īstenībā faktiski ir un pat to, kas vispār neatbilst patiesībai. Jautājums, vai tas rada kaitējumu? Viennozīmīgi. Jo šī gadījumā tātad pirmkārt tā ir nepareiza informācija gan patērētājiem, gan tam, kas tālāk iepild šādā iepakojumā preces, gan tālāk varbūt arī jau, kas nonāk pie pārstrādātāja, jo tas nepasaka īsto saturu, īsto nosacījums un īsto iespēju viņu pārstrādāt vai tālāk izmantot.
Un, protams, tas rada kaitējumu arī sabiedrībai, jo sabiedrībai vairs nav pārliecības, ka tas, ko dara uzņēmums, tam visam var ticēt. Un viss, kas ir uzrakstīts, tam var ticēt. Lai veiksmīgi izdodas sagatavoties jaunajām prasībām un kopīgi mums visiem viņas īstenot. Liels paldies, Rudīt, par prezentāciju. Uz vairākiem jautājumiem, kas ienāk čatā, jūs jau atbildējāt, bet ir ļoti daudz jautājumu, kurus es labprāt arī šobrīd uzdot, kamēr jūs esat šobrīd tiešraidē. Pirmais jautājums ir tāds, vai ir saraksts ar rūpnīcām, kuras pārstrādā plastmasu, kur vērsties ar jautājumiem? Ideāli, ja būtu saraksts plus visi materiāli, kur pārstrādā. Patiesībā laba doma. Jā, šī doma ir daudz diskutēta un arī bijis jautājums, vai tam vajadzētu būt nosauktam noteikumos vai vēl kaut kā. Bet jāsaprot, ka šis noteikti būtu tāds ļoti dzīvīgs saraksts, kas nemitīgi būtu kustībā. Jo tehnoloģijas attīstās, šodien rūpnīca nav, rīt ir. Kāds varbūt savukārt vienkārši negrib vairs turpināt savu darbu un rūpnīcas vairs nav. Bet šādas rūpnīcas, ar kurām strādā ražotāja atbildības sistēmas, tātad katrai ražotāja atbildības sistēmā ir līguma partneri, noteikti var, tad, kad ir doma slēgt vai neslēgt līgumu un saprast, kas ir, kas nav pārstrādājums pie savā ražotājas atbildības sistēmas pārstāvērsties un šo informāciju saņemt. Un tas noteikti arī tiek iekļauts atbilstoši plānos, un šī informācija tā arī pieejama, līdz ar to ir valsts vides dienestā. Atsevišķs saraksts ar ministra kabineta noteikumiem netiks veidots. Paldies, un runājot par šo, ir vēl kāds interesants jautājums. Iepakojuma pārstrāde atkarīga ne tikai no materiāla veida, vai būs papildu kritēriji, kā noteikt, vai iepakojums ir pārstrādājums, ņemot vērā Eiropas pieredzi? Varbūt būtu jāprecizē, varbūt jautājumu uzdevējs varētu precizēt, kas bija domāts par papildus kritērijiem, jo tas, vai ir pārstrādājums vai nav, tātad pirmkārt tas ir materiāla saturs, kas tad ir iekšā šajā iepakojumā, un mēs saprotam, ka sevišķi attiecībā uz kompozītu materiāliem, kur ir daudz un dažādi slāņi, varbūt 12, 13 un vēl vairāk slāņi, tur ir jāsaprot pirmkārt, kas tur ir iekšā, un tie būs noteikti daudz grūtāk pārstrādājumi vai vispār nebūs pārstrādājumi, vismaz dotā brīdī. Tai pašā laikā rūpnīcas jau arī savas tehnoloģijas attīst, un ja šodien var pārstrādāt 2 no materiāla veidiem, to mēs redzam arī Latvijas rūpnīcās, kas pārstrādā plastmasas iepakojumus, tad paiet laiks, un viņi var piedāvāt vēl kādas plastmasas veidu pārstrādi. Līdz ar to, protams, ja rūpnīcā ir jauna tehnoloģija un var vēl kaut ko pārstrādāt, kas līdz tam nebija pārstrādājums, tas jau ir tad rūpnīcas ziņā, un, protams, ka jo lielāks pieprasījums būs pēc tā, jo lielāks būs piedāvājums. Zani un Iveta ir uzdevuši diezgan līdzīgs jautājums. Tātad Zani raksta, ka ražojam pārtiku un nevaram iedomāties citu materiālu kā tikai plasmasu, kur fasēt jēlu gaļu. Kā ministrija redz tam alternatīvu? Lūdzu, reāls variantus. Un Iveta vaicā, kā vērtēs, ja nav alternatīva iepakojumam, lai pārtika būtu atbilstošs derīguma termiņš un nevairotu food waste, tātad to pārpalikumu sēdienu, jēli produkti, gaļa, zivis. Jā, es domāju, ka īstenībā par to, vai ir vai nav alternatīvas un kādas noteikti vēl dzirdēsiet šodien, jo noteikti Sandra arī par to stāstīs un arī par tiem pētījumiem un vērtējumiem, kāda top attiecīgi universitātes laboratorijās un kas tiek atklāts un kas tiek izveidots no jauna, bet skaidrs, protams, ka ne jau visam vienmēr būs alternatīvas, ka mēs kaut ko mainam un tā tālāk. Svarīgi ir, protams, tad skatīties, kāda varbūt attīstīt, sastrādāties ar zinātniekiem, kas ir gatavi palīdzēt un atbalstīt šo jautājumu, meklēt jaunus risinājumus un, protams, tad meklēt, lai tas vismaz ir pārstrādājums plastmas, jo plastmas ir dažādas un dažkārt mēs vienkārši pieliekam vienu plastifikātoru klāt, lai tas iepakojums ir drusku skaistāks, un uzreiz viņš kļūst jau pavisam citā kategorijā. Es vēl piebildīšu, ka ir komentārs par to, ka Latvijas studenti esot izstrādājuši iekārtu, kura precīzi šķiro plastikātu pēc sastāva, vai šāda iekārta kaut kur Latvijā ir sastopama un izmantota. Par šiem studentiem pirms taromāta sistēmas ieviešanas bija informācija panorāmā. Diemžēl nepiefiksēja precīzi. Droši vien jūs uz šo jautājumu visdrīzāk nezināsiet atbildi, bet kā jūs minējāt, konkrēto projektu nevarēšu tiešām, jo viņi nav vērsušies un piedāvājuši savu varbūt iespēju, bet es domāju, ka arī šis fórums ir īstā vieta, jo te ir gan ražotāji, kam tas būtu interesanti, gan apsaimniekotāji, kas arī varētu būt ieinteresēti tiešām meklēt šos risinājumus un attīstīt tālāk.
Raksta arī jautājumu par to, ka importējam no Vācijas smērvielas, arī 20-litrīgas, 5-litrīgas, 4-litrīgas un 1-litrīgas plasmas iepakojumus. Esam zaļās jostas klienti. Kas mums mainīsies uzskaitē, tarifos, apmaksā? Vai tas ir jautājums jums? Droši vien tikai daļai. Uzskaitē mainīsies tikai tas, ka ir jāuzskaita atsevišķi pārstrādājumu vai nepārstrādājumu plasmas. Par tarifiem viss tas jau ir jautājums zaļai jostai. Un pēdējais jautājums no Zanes. Ja plasmasas sastāvā ir jau pārstrādāta plasmasa, tam zūd materiāla kvalitāte. Sanāk, ka vairojam beigās plasmasas atkrituma daudzumu. Kur loģika? Nav gluži tā, ka uzreiz pirmajā reizē pārstrādājot plasmasu un pieliekot šo klāt, mēs zaudējam kvalitāti. Viņa pakāpeniski zūd, tas ir viennozīmīgi. Bet tad, ja mēs sarēķināt kopā, cik reiz tad mēs to izēju materiālu varam izmantot un cik mēs daudz samazinām tos atkritumu kalnus, ko mēs radam, tad, protams, arī parādītos tas, vai tas ir pamatot vai nav. Liels paldies, Rudīte. Ļaušu jums doties prom no šūnas un baudīt šo skaisto dienu, bet tikmēr es tikai atgādināšu, ir ļoti, ļoti daudz jautājumu par to, vai šis ieraksts būs pieejams. Jā, būs pieejams par visām prezentācijām. Tas, ka jūs esat šobrīd tiešraidē, tā ir iespēja uzdot jautājumus, kuru cerams arī gūsim atbildi, bet, protams, ka viss būs pieejams arī pēc tam mājaslapā. Bet tagad par atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu zaļajai jostai. Man līdzās šūnas studijā improvizētajā ir pievienojies zaļās jostas tirdzniecības vadītājs Mārtiņš Eglīts. Sveiks! Sveiki! Kā klājas? Liels paldies, ļoti labi, un arī tieši tāpatās karsti. Lieliski, ceru, ka patika arī iepriekšējā prezentācija, kur jau tika atbildēts uz jautājumiem, bet tagad arī mēs palūkosimies par šo atskaišu sagatavošanu, kas ir jāzina uzņēmumiem, un arī atkal iespēja būs uzdot jautājumus uzreiz pēc prezentācijas. Jā. Sveicināt, labdien! Mani sauc Mārtiņš Eglīte, esmu uzņēmuma Zaļā josta tirdzniecības vadītājs, un jā, atskaišu sagatavošana, iesniegšana būs daļa no tēmām, ko arī šodien ātri apspriedīšu, pastāstīšu un mēģināšu arī atbildēt uz jautājumiem jums. Tātad. 5 galvenās lietas, kas vairāk vai mazāk tiks šodien pastāstīts no manas puses, ir šīs SIA zaļā josta izmaiņas plasmas iepakojuma apsaimniekošanas sistēmā. Galvenais jautājums, kā zaļā josta, kā ražotāja atbildības sistēma kļūst par nodokļu maksātāju. Izmaiņas plasmasas kategorijās un sadalījumā, plānotie iepakojuma apjomi, kas top kā jaunums mūsu atskaišu sistēmā, un arī nedaudz vēlreiz atgādināšu un atkārtošos par jauno dabas resursu nodokļu kategoriju tekstilu izstrādājumiem. Sāksim ar tādu kā galveno jautājumu, kāpēc tad šīs visas izmaiņas tiek veiktas, un es domāju, ka Rudīte Vesera jau diezgan daudz arī atbildēja uz to, ka tas viss, kādi ir tie galvenie iemesli, kāpēc tas ir vajadzīgs, bet Eiropas Savienības lēmumi nosaka visām dalībvalstīm veikt maksājumus par attiecīgajā gadā nepārstrādāto plasmasas apjomu. Šis ir tas iemesls, kāpēc attiecīgais šis lēmums arī ir jau pieņemts vairākus gadus atpakaļ, un ir tas galvenais moments, kādēļ tiek ieviests šis maksājums Latvijā par pārstrādāto un nepārstrādāto, pārstrādājamo un nepārstrādājamo plastmasu. Šie apjomi, šis mērķis, kā viens no svarīgākajiem punktiem, ir, protams, padarīt arī visu zaļāku un pēc iespējas mazāk plastmasu. Un šobrīd, ja Latvijā no gada apjomiem iepakojuma plasmasas vidēji 20 tonnas plasmasas netiek pārstrādāts, tad veicot šīs izmaiņas, plāns ir, ka tas varētu krietni vien samazināties. Nu, un, protams, šīs izmaiņas arī ir dēļ esošajiem un vēl plānotajiem noteikumu izmaiņām 480 ministru kabineta noteikumos un arī dabas resursu nodokļu likumā. Īsumā, kā šobrīd tad notiek šī apsaimniekošana, ko veic zaļā josta? Katrs klients veicot un atsūtot mums ik ceturkšņa atskaites par apjomiem, kādi viņam ir bijuši iepriekšējā laika periodā, norāda arī attiecīgos plasmasas apjomus. Un no klienta uzrādītā plasmasas apjoma šis apjoms faktiski sadalās 3 daļās, kas mums tad tālāk, kā ražotāja atbildības sistēmai, ar to ir jādara. No klienta uzrādītā apjoma 51% tiek savākts un pārstrādāts, 20%
un 20% tātad tiek savākti un reģenerēti. Tas ir šobrīd spēkā tieši 24. gada noteikumos norādītie apjomi, kas mums kā apsaimniekotājiem uzdevumi, kas ir jāveic un jādara, lai uzņēmums saņemtu 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa. Sākot ar 1. jūliju, tātad iedalīsies 2 jaunas plasmasas kategorijas. Faktiski visas kategorijas iedalīsies 2 daļās, kā pārstrādājumā un nepārstrādājumā. Un arī, kā jau iepriekšējais lektors minēja, faktiski 3 galvenie jaunie maksājumi, kas stāsies spēkā, būs 80 eiro centi par 1 kilogramu plastmasas iepakojumu, kurš ir pārstrādājums, bet netika pārstrādāts pārskata periodā. 80 eiro centi par 1 kilogramu plasmasas iepakojumu, kura materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt. Tātad, kurš ir nepārstrādājums, bet kurš tika reģenerēts. Pilnībā tika reģenerēts pārskata periodā iepriekšējā, kā arī šis eiro 25 par nepārstrādājumo plastmasu, tātad par plastmasu, kur materiāla īpašības neļauj to pārstrādāt. Un vēlreiz arī no 1. jūlija atgādināšu, ka SIA zaļā josta, kā ražotāja atbildības sistēma, kļūs par šī te nodokļa maksātāju. Šobrīd sanāk tā, ka, ja viss turpinās kā līdz šim, uzņēmums saņems 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa, taču maksā šos 80 eiro centus par nepārstrādāto pārstrādājumās plastmasas iepakojumu apjomu. Tādējādi sanāk, ka šobrīd mēs kā zaļā josta, kā ražotāja atbildības sistēma pārstrādājam šo 51, lai saņemtu uzņēmums atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa, un paliek šie 49%, kas netiek pārstrādāti. Sanāk, ka par šo pozīciju, par šo daļu ir jāmaksā šie 80 eiro centi. Plānotas tiek, protams, izmaiņas. Mēs saprotam, ka šis kāpums, šī jaunais nodoklis ir krietni palielina uzņēmumu izmaksas, un tādējādi arī mēs veicam un strādājam pie tā, lai apzinātu, cik liela varētu būt šī iespēja no mūsu puses palielināt šo pārstrādājamo daļu, maksimāli vairāk savākt un pārstrādāt, lai tādējādi mazinātu klientiem šo 80 eiro centu maksājumu. Un šeit aptuveni proporcionāli ir norādīts, kāds tad ir šis plāns, ko mēs no savas puses redzam, kad varētu veikt klientu vārdā, respektīvi šo 51% vietā mēģināt savākt un pārstrādāt 70 līdz 75%, taču, kas attiecās uz nepārstrādājumās plastmasas daļu, tur veicot aprēķinus pēc šī brīža ministru kabineta noteikumu projekta un zinot, kā aptuveni, kas skaitīsies kā pārstrādājumā vai nepārstrādājumā plastmasa, tad izdalot šo nepārstrādājumās plastmasas daļu, mēs redzam, ka tur varbūt būtu iespējams, un ka mēs arī centīsimies maksimāli to izdarīt, lai 100% reģenerētu visu klientu norādīto nepārstrādājumās plastmasas daļu. Kas tad šīs plastmasas iepakojuma pārstrādes izmaksas, kā viņas līdz šim ir faktiski no kā tikušas izrietējušas un kā viņas turpmāk ietekmēsies no šīm jaunajām izmaiņām. Kā mēs redzam, šeit tāda neliela līkne, kas parāda, ka līdz šim stabili šis plastmasas savācamais un pārstrādājamais iepakojums un izmaksas ir cēlušās vienlīdzīgi, ejot paralēli pa šo skalu, taču šobrīd, tā kā krasi palielināsies savācamais iepakojuma apjoms, arī izmaksas diezgan un daudz vairāk nekā iepriekš palielināsies. Jo kā šie faktori galvenie, kas to visu ietekmēs, ir, kā jau es tikko minēju, šis savācamais iepakojuma apjoms. Arī tas, ka samazināsies savāktā iepakojuma kvalitāte, jo šobrīd primārais būs savākt maksimāli vairāk plasmasas iepakojumu, lai viņš tiktu pārstrādāts, un šī kvalitāte plasmasai, kas tiks pārstrādāta, vairs nebūs tik
kā lai to saka, atbilstoša, kvalitatīva, tādējādi arī palielināsies šīs te apsaimniekošanas izmaksas. Kā arī, protams, jāņem vērā visas apkalpošanas izmaksas, kas turpmāk palielināsies, un šī te cena un gala produkta kvalitāte, kas arī vairs nebūs tāda kā iepriekš. 1. jūlijs un ražotāja atbildības sistēma kļūs par nodokļu maksātāju. Kā to Rudīta Vesera arī ļoti skaisti minēja, tā tas būs. Mēs, kā šī ražotāja atbildības sistēma, no savu klientu vārdā veiksim šos maksājumus valsts kasē. Un tad mums tas būs jāveic par visām 3 pozīcijām, kas ir savu klientu nepārstrādātā pārstrādājumās plastmasas daļa, reģenerētā nepārstrādājumās plastmasas daļa, kā arī nepārstrādājumās plastmasas daļa. Šie attiecīgie maksājumi tiks pievienoti plastmasas iepakojuma apsaimniekošanas tarifam. Izmaksas tātad tiks iekļautas zaļās jostas tarifā, un turpmāk šis maksājums, ko jūs kā klienti veiksiet mums zaļajai jostai par attiecīgi norādītajiem plastmasas iepakojuma apjomiem, iekļaus ne tikai šo te maksu par apsaimniekošanas veikšanu, lai jūs saņemtu šo 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa, kāds ir bijis līdz šim, bet arī klāt tarifā tiek pievienoti šie te maksājumi valsts budžetā, kas tiek veikti no mūsu puses par pārstrādāto, nepārstrādāto un nepārstrādājumo plastmasu. Sakarā ar šīm te izmaiņām arī, protams, mums ir mūsu sistēmā tiek veiktas izmaiņas, tiek skatīts un plānots, kā tas viss attīstīsies, kas varētu būt, kas nevarētu būt, bet tā kā šobrīd vēl līdz galam nav pieņemti attiecīgie grozījumi ministru kabineta noteikumos numur 480, kā arī 404. Un vēl plānojas arī šīs nelielās izmaiņas dabas resursu nodokļu likumā. Mēs precīzi 100% neko nevaram pateikt, bet skatoties to, ko mēs zinām, mēs redzam, ka esam izplānojuši jaunu sistēmu par to, kā klients sniegs mums plānotos apjoms par nākamo ceturksni. Ja līdz šim varbūt šis nebija tik būtisks jautājums, nākotnē tas mums šobrīd tieši plasmasas iepakojuma materiāliem kļūs ļoti, ļoti aktuāls. Zināt tieši ar kādiem apjomiem mums ir jārēķinās. Bet par to vēl mazliet tā vēlāk arī pastāstīšu pēc burtiski dažiem slaidiem. Un kā viens arī šeit tiek pieminēts moments, kad iespējams nākotnē pavērsies tāda opcija kā šie te avansa rēķina maksājumi, bet tas, protams, atkarīgs no tā, kādi būs šie gala noteikumi, kas tiks pieņemti. Tagad nedaudz par izmaiņām šajos te iepakojuma kategorijās. Kā jau jūs zinat, katru ceturksni jūs līdz 20. datumam sniedzat mums zaļai jostai atskaits par sava iepriekšējā ceturkšņa laikā realizēto iepakojumu apjomu, un līdz šim jūs tagad ekrānā redzat, ir šīs te 11 kategorijas, par kurām jūs esat veikuši atskaitīšanos. Tātad visa veida šīs te plastmasas, plus vēl stikls, melnais metāls, alumīnijas, papīrs un koks. Turpmāk kategorijas bioplastmasa un polistirols vairs atsevišķi netiks prasītas, un no jūsu puses nebūs jāuzskaita atsevišķi, jo viņas pievienosies otrajai kategorijai, kas turpmāk ir kā plastmasa, kura iekšā tiek iekļauti no polimēru masas, polistirola un bioplastmasas šie te plastmasas materiāli, izņemot plastmasas maisiņus un dzērienu iepakojumu. Taču katrai šai te plasmasas kategorijai parādīsies 2 apakškategorijas. Un apakškategorijas būs nepārstrādājama vai pārstrādājama plastmasa. Tātad tas nozīmē, ka kopsumā plastmasas kategorijas samazināsies, bet katrai no viņām parādīsies 2 jaunas apakškategorijas. Uzreiz pateikšu, ka tuvākajā brīdī, kas ir līdz 20. jūlijam, kad jāsniedz atskaite par šī gada 2. ceturksni, šīs izmaiņas vēl nebūs. Viss, kas tiek šobrīd stāstīts un kas stājās spēkā ar šo 1. jūliju, būs jāatskaitās, jāsniedz arī rēķini, parādīsies tikai oktobrī, tad, kad tiks jau sniegts atskaits par 3. ceturksni. Tā kā līdz tam vēl mazlietiņa laiciņš ir, bet šobrīd jūlijā, kad
par otro ceturksni būs visa informācija, tad vēl viss pagaidām būs pa vecam kā līdz šim. Nu, lūk, jā, un par šīm kategorijām vēlreiz runājot, būs 4 plasmasas kategorijas attiecīgi, kurā būs katrā pārstrādājuma vai nepārstrādājuma plastmasa iekļauta. Plānotie plastmasas iepakojuma apjomi, kā jau pirms mirkļa minēju, tā šobrīd kļūs par ļoti svarīgu informāciju mums kā ražotāju atbildības sistēmai, jo mēģinot savākt, paredzēt, nokontrolēt un maksimāli izdarīt šo te visu plastmasas pārstrādājumās un nepārstrādājumās savākšanu, pārstrādi un reģenerāciju, mums būtu nepieciešams zināt, kādi tad mūsu klientiem ir šie plānotie apjomi, cik daudz mums ir jāmēģina attiecīgajā laika periodā savākt. Ja pēkšņi viņi auga, kur meklēt vēl, vai respektīvi jautājumi ir daudz un dikti, līdz ar ko tā būs ļoti nozīmīga informācija. Un tā kā tas sāksies ar šī gada 3. ceturksni, turpmāk katram klientam būs jāsniedz nākamā ceturkšņa plānotos pārstrādājumās un nepārstrādājumās plastmasas apjomus. Tas varbūt šobrīd skan mazliet sarežģīti kā papildus liekas atskaites, bet turpmāk tas neprasīs tieši tā daudz laika, vienkārši kā reizi ceturksnī, kad jūs sniegsiet šīs te savas ik ceturkšņa atskaites. Pirms jūs viņas iesniegsiet, jums parādīsies šī te obligāti aizpildāmais loks ar dažām plastmasas pozīcijām, kur būs atsevišķi izdalīta pārstrādājumā un nepārstrādājumā. Un tanī brīdī jums būs jāiesniedz sistēmā plānotais plastmasas, tikai plastmasas iepakojuma apjoms par tanī brīdī jau sanāk tekošo ceturksni. Kā tas viss būs, kāda šī te atskaita par plānotajiem datiem izskatīsies un kā tas viss būs jādara un jāiesniedz, to mēs informēsim mazliet vēlāk šī mēneša laikā vai varbūt pat jūlija sākumā, nosūtot visiem klientiem informatīvo e-pastu ar gan vizuāliem, gan informācijas arī paraugiem. Nu, un noslēdzot savu nelielo priekšnesumu, pastāstīšu vēlreiz un atgādināšu informāciju, kas jau ir vairāk kā gadu tikusi ziņota, stāstīta un arī sūtīta. Tas ir par tekstilu izstrādājumiem, par šo jauno dabas resursu nodokļa objektu, kas tagad stājās spēkā ar šī gada 1. jūliju. Respektīvi, šis ir tas gads, kad parādās jauns ar dabas resursu nodokli apliekamais objekts – tekstilu izstrādājumi. Un, ja līdz šim pēdējos gadus gandrīz 20 ir bijuši 4 pozīcijas, kurās uzņēmēji var saņemt 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa, kas bija iepakojums, vidē kaitīgās preces un elektrotehnika. Tekstila izstrādājumi kļūs par 4. pozīciju, kur valsts piedāvā šo iespēju saņemt 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa, ja tiek veikta apsaimniekošana attiecīgi tekstila izstrādājumiem pēc ministru kabineta noteikumiem. Šobrīd noteiktā dabas resursu nodokļa likme, kas stāsies spēkā ar 1. jūliju, ir 50 eiro centi par kilogramu. Bet, protams, kā jau minēju, arī tā kā var veikt šo te apsaimniekošanu, saņemt 100% atbrīvojumu, zaļā josta to piedāvās, jau apsaimniekošana tekstila izstrādājuma tiek izstrādāta, šī te sistēma jau arī vairāk kā gadu. Šobrīd Latvijā tiek izvietot arvien vairāk un vairāk savākšanas konteineri, kur jebkurš cilvēks var nodot savus vecos tekstilu izstrādājumus, kā arī, protams, sadarbība ar citiem uzņēmumiem, kas tad palīdz šo te apsaimniekošanas sistēmu attīstīt un arī pilnveidot. Un, ja šobrīd slēdzot līgumu ar mums, jūs varat jau sākot no pirmās dienas saņemt šo 100% atbrīvojumu no nodokļa. Tātad 1. jūlijā sākās šis nodoklis, bet jūs jau 1. jūlijā varat saņemt atbrīvojumu pilnā apmērā. Un kā viens no jautājumiem, ko arī vēl joprojām cilvēki, tā kā tas ir pilnīgs jaunums, tekstila izstrādājumi, interesējās, kā tad tas viss dalīsies un kā būs jāuzskaita, būs faktiski 2 galvenās
grupas, kādās iedalīsies tekstilu izstrādājumi šīs te atskaitēs, kas ir mājsaimniecības tekstilu izstrādājumi un apģērba piedarumu tekstilu izstrādājumi. Un otra grupa būs apavi, apģērba gabali un apģērba piedarumi, kuru galvenā sastāvdaļa nav tekstilu materiāls. Nu, lūk, tas tad īsumā bija arī par galvenajām izmaiņām, kas ir tieši saistīts ar mums zaļo jostu kā apsaimniekotāju, kā ražotāju atbildības sistēmu un par to, kas jums kā klientiem mainīsies sākot no 1. jūlija, sākot no 1. oktobra, arī kad būs pirmās jaunās atskaites jāiesniedz un kas plānojās arī turpmāk. Liels paldies, Mārtiņ, par ātro prezentāciju. Jāatzīst, ka ļoti daudz jautājumu ir iekrituši čatos. Es uzdošu vismaz pāris, un uz tiem jautājumiem, uz kuriem Mārtiņš nepagūs atbildēt, apsolām nosūtīt vēstuli, atbildēt ekspertu atbildēm uz jūsu jautājumiem. Pirmais jautājums. Vai vienreiz lietojamie galda trauki un piedrumi, kas ir no plasmasas, arī tiks dalīti pārstrādājumos un nepārstrādājumos? Kā jāpielāgo iepakojumu uzskaita plasmasai? Līdz šim uzskaitījām metāla, koka, kartona un plasmasas iepakojumus. Kā tagad vajadzētu uzskaitīt? Te jau divi jautājumi. Tātad, kas attiecās uz plasmasas vienreiz lietojamiem galda traukiem, tur šī atbilde ir no mūsu puses, no ražotāja atbildības sistēmas puses diezgan vienkārši, jo mēs plasmasas vienreiz lietojamos galda traukus, diemžēl, neapsaimniekojam. Jo ministra kabineta noteikumi to paredz, ka tas vairāk jau labu laiciņu nav iespējams un tas nedrīkst tik darīts. Līdz ar to tur uzņēmējiem jāveic šis dabas resursu nodokļu maksājums. Kas attiecās uz pārējo iepakojumu, cik sapratu, tur bija jautāts par koku, plasmasu un visiem iepakojumu materiāliem. Šīs izmaiņas šobrīd skar tikai plasmasu. Viss pārējais paliek tieši tāpatās, kā ir bijis. Nekas nemainās, ne tarifi, ne dabas resursu nodokļu likmes, ne sadalījums, tikai plasmasai, visām plasmasas šīm te kategorijām. Nākamais jautājums ir šāds. Īsti nesaprotu, maksā ražotājs, importētājs vai tirgotājs? Cik saprotu, arī atkritumu izvešanas cenas privātpersonām palielināsies? Atkritumu izvešanas cenas privātpersonām, to es nemācēšu šobrīd atbildēt, jo tas tiešām nav tas, ar ko mēs zaļā josta nodarbojamies. Bet maksā šis ražotājs, tā ir tā galvenā doma, ar ko tiek strādāts, vismaz kā mēs to zinām un redzam no ministrijas puses, jo pirmais, kurš ieved valstī, arī ir tas, kurš maksā par šo dabas resursu nodokli. Tad, ja viņš rada šos iepakojuma atkritumus, viņš arī ir atbildīgs par to. Tādējādi arī sanāk, kad šis te nodoklis līdz šim ir bijis, kā arī jaunais par pārstrādāto un nepārstrādājamo plastmasu, tiek uzlikts uzņēmējiem. Skanēja iepriekš arī Rudīts Vesers prezentācijā, arī, kā es to minēju, mēs zaļā josta būsim kā šis maksātājs, kas šo visu maksā valstī, taču mēs pa lielam esam tāds vidusposms, kas savāc šos līdzekļus, šo nodokli no uzņēmējiem par šo pārstrādāto vai nepārstrādāto plasmasu un tālāk apkopojot visu kopā, faktiski samaksā to valsts kasē. Tas ir varbūt tā mazliet grūti paskaidrojams, varbūt mazliet nesaprotams, bet jebkurā gadījumā sanāk, kad tā kā mums tas viss ir jādara, tas ir uzlikts uz ražotāju atbildības sistēmas pleciem, es to tā varētu teikt. Tādēļ arī šīs nodokļu, bet es atvainojos, apsaimniekošanas tarifu izmaksas ir krietni mainījušās, nekā tas ir bijis līdz šim, un ar šo 1. jūliju ir tādas, kā viņš šobrīd arī ir paziņotas. Iepakojam preci, ko piegādājam Eiropas Savienībā un Anglijā. Tas attiecas arī uz iepakojumu, kas pārstrādāsies citā valstī? Nē, šobrīd šie noteikumi ir tikai saistīti ar Latviju. Tāpatās kā ar dabas resursu nodokli, kur galvenā tā doma un būtība ir maksā pirmais, kurš realizē Latvijas valsts teritorijā. Ja tā tad uzņēmējs ražo Latvijā, bet visu importē ārpus Latvijas valsts, šie noteikumi uz viņu pagaidām šeit neatiecās. Kā ir citās valstīs, to nemācēšu pateikt. Jā. Kāds ir ieguvums būt zaļās jostas klientam? Vai nesot jūs klientam pats veic savu metodiku? Metodika, tas ir interesants vārds, bet iegūms ir tāds, ka pirmkārtām saņem uzņēmēji visi 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa, jo šobrīd sanāk situācija tāda, ka, piemēram, par iepakojumu
visu ir jāmaksā vēl joprojām šis te dabas resursu nodoklis. Savukārt par plasmas vēl nāk klāt šie te papildus nodokļi jaunie, šie te 80 centi par kilogramu par nepārstrādāto pārstrādājumās plasmas daļu un eiro 25 par nepārstrādāto. Bet šis pats dabas resursu nodoklis kā tāds paliek visam iepakojumam tāpat, kā tas ir bijis līdz šim. Līdz ar ko mēs turpinam, tāpat kā visus šos vairāk jau kā 20 gadus, izpildīt šos primāros nosacījumus, lai uzņēmumi saņemtu 100% atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa. Un tam visam klāt tagad no 1. jūlija nāks tas, kad mēs mēģināsim plastmasas tieši sfērā, tā varētu teikt, mēģināt maksimāli izpildīt un palielināt šos apjomus, lai maksimāli mazinātu šo jauno nodokļa pozīciju. Tomēr jautā vēlreiz, tad, kurš maksā, ražotājs vai importētājs? No Mārtiņa īsti nesaprotu, var īsi un konkrēti atbild. Kurš? Ražotājs un importētājs. Pirmais, kurš realizē Latvijas valsts teritorijā. Tas ir rakstīts dabas resursu nodokļa likumā. Pirmais, kurš realizē Latvijas valsts teritorijā vai izmanto savai saimnieciskajai darbībai. Diemžēl laiks steidzas uz priekšu, uz visiem jautājumiem mēs nevarēsim atbildēt. Liels paldies, Mārtiņ, par prezentāciju un tām atbildēm, ko jau sniedzi. Nav par ko, un es varbūt piemetināšu tikai, kad vēlreiz droši sūtiet šos te jautājumus, ja viņi ir, un arī droši zvaniet mums patiešo uz office, mēs vienmēr labprāt atbildēsim un arī tad paskaidrosim un mēģināsim rast risinājumus visiem jautājumiem. Liels paldies par šo, un tikai atgādināšu, ka vēlreiz droši jautājiet tos jautājumus. Mēs nepaspējam uz kādiem 15 jautājumiem atbildēt vismaz un komentāriem, bet visus šos te jautājumus ņems vērā, uz viņiem atbildēs, un tiem, kuri ir reģistrējušies, nosūtīs e-pastā kā tādu varbūt kopēju e-pastu atbildot uz visiem jautājumiem. Ticam, ka daudz no tiem ir svarīgi. Bet nākamā runātāja runās par iepakojumu ilgtspēju mazumtirdzniecībā Latvijā, fakti, izaicinājumi un potenciāli risinājumi. Mēs mazliet jau šiem jautājumiem arī pieskārāmies. Un līdzās ir apsaucies Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju Universitātes tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece Brasava. Labdien! Labdien! Paldies, ka jūs esat atnākusi un dod vārdu jūsu prezentācijai. Jā. Labdien! Prieks būt šeit pie jums šūnā. Un gribētos teikt, ka droši vien, kad sākšu ar šiem izaicinājumiem, jo man arī prezentācijā ir tieši par faktiem, izaicinājumiem un potenciāliem risinājumiem. Un kā jau mēs šodien dzirdējām, ir ļoti daudz dažādu jautājumu. Un tajā brīdī, kad mēs sāksim ar to apmēram to savu saprašanu un domu, kurā vietā, ar ko mēs sākam, kur mēs esam. Līdz ar to mums, kā patērētājiem, ļoti daudz dažādas iespējas izvēlēties. Mēs varam nedarīt neko, ko droši vien, ka pēdējā laikā mēs runājam, ka mēs tā gluži vairs darīt nevaram. Tad mēs varam skatīties, domāt par dažādiem risinājumiem, kā ar šķirošanu, par bioiepakojumiem. Un, protams, ka tā izvēle nav vienkārša. Tā izvēle ir gana sarežģīta un tālākajā visā šajā procesā raugoties, kas notiek šajā brīdī, kad mēs skatāmies veikalos. Varbūt mazliet ilustrācijai, kas brīžiem liekas varbūt tādi diezgan tādi asas fotogrāfijas, es šobrīd tā kā rādu, bet tā situācija veikala plauktos ne tikai Latvijā, bet arī visur citur Eiropā un diezgan līdzīgi, ka mēs skatāmies, ka iepakojumi ir gana, ir tukši, nav pilnīgi piepildīti, un brīžiem ir jautājums tāds, ko mēs varam darīt, vai mēs iepakojumu vispār noņemam nost, un tad vienmēr ir jautājums par tas, ko parasti mēs skatāmies par optimizāciju. Optimizācija varbūt tāds jau gana dzirdēts un daudz lietots vārds ir, bet es gribētu teikt, ka tā šobrīd tāda kā atslēga, jo mēs varam raudzīties, skatīties, kā var samazināt, bet, protams, ka tas arī nav tik viennozīmīgi, jo ļoti bieži mēs runājam par dažādām lietām, un tad ir jautājums, kāpēc tam maizes kukulītim ir tik ļoti garš tas brīvais iepakojuma vieta, un tad ļoti bieži mēs arī nonākot līdz dažādām pētījumu veicot intervijām, nonācām arī līdz tam, ka mums tā situācija ir tāda, ka daudz ko mums arī nosaka iepakošanas iekārtu specifika. Un daudzās vietās, tajā brīdī, kad liekas, ja mēs mainīsim iepakojumu, tad ir jautājums par to, ka tas nav tik vienkārši, ka mēs vienkārši nomainām iepakojumu maisiņu, trauciņu, bet tā situācija ir tāda, ka mums ir iekārtām līdzināk dažādi parametri, kuri mums, attiecīgi dažādos procesos tā kā ietekmē vai neietekmē šo situāciju. Protams, uz šīm fotogrāfijām skatoties, liekas, te gan daudz ko darīt, jo šajā brīdī veicot šo pētījumu, kas ir, ko arī tā kā skatījām, pētījām
veikalu plauktus, mēs atradām ļoti daudz lietas, ko var optimizēt, līdz ar to tas stats uz dzīvi ir tāds, ka mums ir ļoti daudz iepakojums dubultajos iepakojumos. Varētu teikt arī, priekš kā mums tā kārbiņa, kastīte un maisiņš, un kāpēc mums to tā kā vajadzētu, un mēs arī redzējām, ka tie iepakojumi ir gana lieli, bet šeit arī ir. Viens ir tas, ka mums daudz iepakojumi tādi, ka man arī tie, kas darbojas mārketingā, teiks, ko viņi tagad te stāsta, ka mārketings ir būtiska lieta, jā, cilvēki pērk ar acīm, bet ja mēs raugamies, mums ir daudz lietu, ko mēs varam darīt citādāk, un iepakojums varbūt arī pietiekami pievilcīgs. Te pašā laikā tās teiks arī, tas ir kartona kārbas lielā mērā. Arī atceramies, ka kartons arī mums ir resurss, un tā situācija ir tāda, ka arī šī brīdī mēs izmantojam daudz resursu. Ja mēs paraugamies, teiksim, uz to pašu zobu pastu tūbiņu un skatāmies un domājam, kāpēc gan tūbiņiem vajag šo kartona kārbiņu, kuru pirmajā reizē mēs izmetam ārā, un tad liekas, kur tad ir tā ilgtspējība. Bet ja mēs pavērojam cītīgāk, tad mēs redzam, ka vienas zobu pastu tūbiņas ir tādas, kurā mums atverot tūbiņu, mēs noplēšam tādu alumīnija plāksnīti, un ir tādas, kurām viņas nav. Līdz ar to, ja uzņēmums principā atsakās no šīm kartona kārbām, tad viņam atkal ir jāskatās, jādomā, ka viņam būs jāmaina iepakošanas iekārtu, jo atkal būs dažādi knifi jāliek klāt, kuri principā līdz ar to mēs tā kā neredzam šo produkta neaizskaramības šīs posmus. Un arī iepakojuma krāsainība. Droši vien, ka arī mums nav noslēpums, mēs ļoti labi zinām, ka iepakojuma veikalu plauktos mums ir krāsaini. Un tajā brīdī, kad mēs runājam par pārstrādātājiem, ka mēs runājam par šīm lietām, arī krāsas, lakas, šīs pēcapstrādes apjoms, daudzums arī ir būtiski tas, kas mums apgrūtina pārstrādes procesus. Un brīžiem ir tā, ka iepakojums, kas tiek ražots un ir pārstrādājums, gala rezultātā, tajā brīdī, kad nonāk līdz reālajai pārstrādei, ar to, ka viņam ir ļoti daudz šīs, teiksim, virsū pieliktās un pievienotās dažādas, teiksim, attiecīgi lakas krāsas, apjoms, daudzumi. Situācija ir tāda, kad principā viņš kļūst vai sarežģīti pārstrādājams, un ir ļoti daudz šie lielie laukumi, kas ir arī, protams, mums kā patērētājiem droši vien, ka patīk, kad ir krāsains un spilgts, bet arī šis jautājums, kur ir gana daudz lietu, ko var optimizēt. Un tad varbūt mazliet vairāk par šo pētījumu, kas ir LIFE projekta ietvaros pētījums, kurā mēs kā universitāte veicām diezgan plašu apvienīgu pētījumu, kurus datus esam jau mazliet tā kā jau sākotnēji ieskicējuši, bet gribētu arī šobrīd šajā reizē tā kā vērst uzmanību, kad ja mēs paraugamies, lielākā daļa šeit mēs redzam, 25% ir šie iepakojumi, kas ir polipropilēns. Ko es gribētu teikt, kad nav arī tik viennozīmīgi, varētu teikt, kā mēs dzirdējām, ka polipropilēnu var pārstrādāt, bet tie polipropilēns, kā mēs zinām, ir daudz un principā dažādi veidi. Mēs arī zinām, kā izskatās šokolādes saldējums iepakots un kā laurapas, piemēram, iepakots, ka principā viņiem visiem mēs atrodam šo simbolu polipropilēns, bet te pašā laikā mēs saprotam, ka materiāli dažādi. Un tas nemaz nav tā, nebūtu tā nav, ka mēs tagad saliekam kopā un iegūstot pārstrādē, iegūsim rezultātu pilnīgi vienādu šo te. Tad vēl, kam es gribētu vērst uzmanību šiem 35%. Jo tā kā gribētu teikt tā, ka 22% ir šie materiāli, kuriem mēs skatāmies, ka iepakojuma apzīmējums nav norādīts, un 13% ir šie materiāli, kuriem principā mēs redzam, ka ir šie daudzslāņu materiāli, kas tā kā azē rakstās. Un pēc tās pieredzes, kā mēs skatījāmies, pētījām, ka principā tie materiāli, kuriem nav šie apzīmējumi pārsvarā, ir šie daudzslāņu materiāli, un principā viņi arī ir tie materiāli, kuri vai nu būs grūti pārstrādē, vai arī tā kā attiecīgi jādomā, kā mainīt, optimizēt šos dažādus risinājumus. Un tad attiecīgi, ja mēs raugamies nākamais, ko es gribētu noteikti vērst uzmanību arī mūsu pētījā, ko mēs skatījāmies, kādas ir tās formas. Un tad jautājums rodās, kuras ir tās tipiskākās formas, un mēs redzējām, ka lielākā daļa, apmēram 28% mums ir šie spilvenveida flowpakas, tā kā attiecīgi. Tad mums ir pudeļu diezgan liels šis apjoms, protams, arī šīs spilvenveida pakas trauciņi. Un varētu teikt un domāt, kāpēc vispār tas ir svarīgi, kāpēc gribētu vērst arī uzmanību uz šo, jo jūs redzat arī vidū centrā tam grafikam, mēs veicām mazu nelielu pētījumu, kur skatījāmies dažādu iepakojumu, iespēju, kā no viņiem var dabūt ārā šos viskozo produktu, un mums grupa cilvēku, dažāda vecuma, tā kā attiecīgi abu dzimumu cilvēki, mēs devām iepakojumus, un principā viņi tukšoja ārā iepakojumu, tā bija majonēze, kas bija viskozas produkts, lai saprastu, cik daudz iepakojumā paliek iekšā šīs paliekošās pārtikas daļas, jo mēs arī zinām, ka pie pārstrādes procesiem tajā brīdī, kad mēs runājam, ir būtiski svarīgi, kad iepakojums ir būtiski atbrīvots no produkta, jo arī tas, ka mums iekšā paliek produkta daļas, arī apgrūtina dažādus šos pārstrādes procesus. Un tad tajā brīdī, kad mēs par šo visu tā kā skatāmies un runājam,
Tad bija arī tāds interesants jautājums, ko tad mums tagad ar to visu darīt, un vai tas ir tikai Latvijā, vai tas ir visā Eiropā, bet mēs ļoti labi zinām, ka tajā brīdī mēs veicām šo eksperimentu, mēs esam pētījuši vairāk kā 3000 dažādas šīs vienības iepakojumu, un principā mēs vērsām vairāk uzmanību, un pētījums bija tieši par polimēru materiāliem. Tad es gribētu teikt tā, ka raugoties uz tirgus plauktiem, mēs redzam, ka tie nav tikai Latvijas iepakojumi, bet principā tie lielā mērā ir iepakojumi, kas ir produkti tiek ražot dažādās valstīs. Līdz ar to tā situācija Eiropā ir diezgan līdzīga. Tas, ko mēs arī konstatējam un ko mēs varam teikt, ka principā mums ir ļoti būtiski samazināt apjomu, mums daudz ko optimizēt, bet es kā pārtikas tehnologs, pārtikas institūta profesore, līdz ar to es gribētu teikt, ka tas ļoti būtiski un svarīgi, ka mēs neaizmirstam par produktu kvalitāti. Jo viens tas, ka mēs mazinām, mēs skatāmies, mēs ejam uz šo virzienu, lai mēs iespējas optimizētu, bet ja mēs nonāksim līdz risinājumiem, ka tā situācija būs tāda, ka mums būs ļoti daudz sabojātās pārtikas, kas arī šobrīd nav noslēpums, ka pasaulē apmēram 3/3 pārtikas aiziet bojā, tad mēs būsim principā otrā grāvī. No viena grāvī otrā, līdz ar to ir gana daudz, šodien arī tika izskanējuši šīs dizaina dažādas ekodizaina sistēmas, līdz ar to tas ir būtiski svarīgi skatīties, ko ar to un kādā veidā veiksmīgāk to visu darīt. Šodien arī izskanēja jautājums par to, kuram tad kurā posmā tad vairāk tā atbildība būtu jāuzņemās, un es gribētu teikt tā, ka tā ir kopējā darbība un izpratne un atbildība, jo tas, kad šobrīd daudz tiek runāts, ka daudzās vietās tā, kad mēs skatāmies no dažādu pozīcijām posmiem, mums ir ražotājs, pārtikas ražotājs, iepakojuma ražotājs, mums ir patērētājs, mums ir apsaimniekotājs, valdības līmenī dokumentu kārtošana un iepakojuma ražotājs. Problēma lielā mērā mums tā, ka ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā, ka mums dokumentu paketi ir, bet viņi strādā atsevišķi katram konkrētiem posmam, un ir ļoti būtiski, ka šobrīd arī tiek arī skatoties uz šo Eiropas regulu, tas, ka panāk, lai tas notiekās Eiropas Savienībā, vairāk vai mazāk vienādi, līdzīgi, lai nebūtu tā, ka vienā valstī tā kā mēs darbojamies, citā valstī mazāk, jo tas tirgus jau mums ir globāls, viņš jau ir kopējā sistēmā, un līdz ar to tā situācija tāda, ka mēs nevaram atrauti vienā valstī darīt un cerēt, ka tas notiks tā kā visā pasaulē, jo tie iepakojumi arī mums ir vienā valstī ražo iepakojumu, pēc tam viņš tirgo ražotāji izplata uz daudzām citām valstīm, tad atkal iepako un atkal tās ķēdīti turpinās, viņš tā kā zirnekļa tīkls tāds. Un par ekodizaina stratēģiju, tas, ko es gribētu pieminēt, vēlreiz atkārtojoties, kad mums ir būtiski samazināt to augšējo riņķi, tieši to, kas ir resursu patēriņa samazināšanu, apjoma samazināšanu redzējāt, lietot atkārtoti, protams, un arī pārstrādi. Un tad vienkārši līdz ar to pēc iespējas mazināt arī šos sekas, jo ja mēs cīnamies tikai ar sekām, ar iepakojumu apjomu, principā atkritumiem, kas ir saražotie, tad tas jau ir stipri par vēlu tajā brīdī jau. Un gribētu vienu piemēru parādīt arī, ka tajā brīdī, kad mēs skatāmies arī šobrīd par šiem materiāliem, kad kā tas izskatās, kad mums ir ļoti daudz materiālu, kuriem mēs skatāmies, runājam šodien daudzslāņu materiāli, monomateriāli, un mēs runājam par barjeru īpašībām. Un man kā pārtikas tehnologam, kas strādā arī produktu derīguma termiņiem, ir būtiski tas arī, ka mēs raugamies, ka nevis mēs vienkārši atņemam iepakojumu materiālu tādu tajā brīdī, kur viņš ļoti būtiski vajadzīgs, bet materiālam ir jāsaglabā savu funkcionalitāti. Līdz ar to šobrīd ir risinājumi, ko var darīt, un līdz ar to arī šajās jaunajās regulāri paredzēt šīs kategorijas A, B, C, D un attiecīgi šī posmi, kur būs gradācija arī attiecīgi par šiem materiālu, cik daudz būs viena bāzes materiāla, šis daudzums apjoms. Tā kā te mazliet tāds arī ilustrācija, kā izskatās materiāls, ja mēs viņu skatāmies tūmā. Un arī šis slaids, ko es gribētu mazliet parādīt, kā tas izskatās, ja mēs esam izmantojuši vienu iepakošanas materiālu, vienu un to pašu produktu, dažādas tehnoloģijas un redzam arī šīs temperatūras ietekmi. Kad es gribētu vērst uzmanību, kad ļoti nepareizi ir uzskatīt un domāt, ka mēs optimizējot iepakojumu vienkārši mainam tikai iepakojumu materiālu, bet ir ļoti būtiski svarīgi mums skatīties arī citus parametrus riņķī apkārt, jo, piemēram, arī šādā veidā ir diezgan, jūs redzat arī šo situāciju ar to 1 grādu Celsijā un 4-6 grādiem Celsijā uzglabāšana derīguma termiņš mainās pat par 10 dienām, un tas ir būtiski svarīgi tajā brīdī, kad mēs optimizējam visu šo procesu, jo iepakojums lielā mērā nāk tiešā kontekstā, tieši ar produktu ražošanu, varbūt ne pārtikai tas būs mazāk izteikti, bet ja mēs runājam par pārtikas produktiem, tad ir ļoti būtiski tas, kad nevis domāt par iepakošanu, tad, kad produkts ir gatavs, bet tajā brīdī, kad izstrādā produktu, domāt, kā viņš tiks iepakots, jo šajā brīdī arī var optimizēt ļoti būtiski iepakojuma apjomus, daudzumus, attiecīgi izmantotos veidus un tādējādi nonāk līdz šādiem dažādiem optimāliem risinājumiem. Un es gribētu pieskārties arī iekārtām.
Kāpēc iekārtām? Tāpēc, kad izmantojot dažāda veida iekārtas, kur jūs arī šeit redzat 4 lielās iekārtu grupas, tā kā pirmās 2 rindas vairāk izmanto droši vien, ka mazie uzņēmumi vai mazākām ražībām, attiecīgi produktu ražojot. 3. un 4. rinda tā kā lielākām ražībām. Kas ir jāatcerās būtiski, kad mainot arī iepakošanas materiālu, nevienmēr visi materiāli būs piemēroti iekārtām, un līdz ar to arī iekārtas regulējot, uzstādot, ir katru reizi arī mainot iepakojumu materiālus, ruļļus un tā kā attiecīgi veidojās materiāli, šie materiāli zudumi arī šajos posmos. Tāpēc arī optimizējot, kā es rādu iepriekšējā slaidā pie šiem tehnoloģiskiem procesiem, arī tā viena grāda temperatūra, kas ir būtiska, ja šajā brīdī uzņēmums ražo daudz lielu apjomu produktus, tad ir būtiski arī domāt ne tikai par iepakojumu, bet arī par šo uzglabāšanas kameru zemā temperatūrā, jo tādā veidā optimizējot, nevis katru dienu ražojot 4 vai 5 veidus produktu, bet 5 dienas katru dienu cita veida produktu un dabūjot šīs ekstra 5 vai dienas. Tad attiecīgi tādā veidā var optimizēt arī pašu ražošanas procesu, tādējādi mazinot arī iepakojumu apjomu. Un tas, ko es vēl tā kā gribētu teikt, tāds, ka vienkārši šeit varētu parādīt tā kā ilustrāciju, tā ir laboratorija, kas atrodas pie mums Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātē, Pārtikas institūtā, kurā es darbojos arī, un mēs arī testējam, pētam un pārbaudam, kā tas izskatās tajā brīdī, kad uzņēmumi nāk ar saviem produktiem, mainot iepakojumus. Mēs vienu produktu testējam vairākos iepakojuma veidos un skatāmies, kas notiek ar derīguma termiņiem. Jo mēs ļoti labi saprotam, ka ja mēs, teiksim, pakojam spuldzīti vai mēs pakojam kādas, teiksim, citas nepārtikas preces, mēs varam nomainīt iepakojumu, tas būs stipri vienkāršāk. Kaut gan arī tur būs gan daudz izaicinājumu, bet ja mēs runājam par pārtikas produktiem, tad tā situācija ir tāda, ka mums diezgan būtiski daudz būs jāskatās par šiem risinājumiem, kā saglabāt derīguma termiņu, ko ar to visu panākt, kā tas izskatās un kā mēs varam nonākt līdz tam, kad tajā brīdī, ka produktu iepako, ir jāpaiet vismaz, teiksim, noteiktiem laika periodam, lai mēs varētu pateikt, ka derīguma termiņš produktam tiks saglabāts un viss ir kārtībā ar šo te visu procesu. Un mazliet par apzīmējumiem. Pieskaroties. Tā situācija ir tāda, ka ļoti bieži man jautā arī pēdējā laikā, esam runājuši jautājuši, kāds tad man ir labums, kad es kā patērētājs zinu, kāds ir iepakojums un kāda tam ir jēga un nozīme. Tad es gribētu teikt tā, ka arī šodien dzirdējām, kad būs obligāta šī marķēšana, arī apzīmējumu tā kā likšana uz iepakojumiem, jo arī šajā brīdī, ja mēs pētam un skatāmies tirgu, mēs saprotam, kāda veida iepakojuma materiāli mums šobrīd tā kā pārsvarā tā kā ir dominējošie. Mēs diezgan veiksmīgi varam saprast, kāds ir lielākais apjoms, kāda veida produkti tiek pakoti vairāk vai mazāk viena vai otra produktu grupām, un līdz ar to tā kā ir būtiski svarīgi saprast, jo ja mēs ejam mainam kaut ko un skatāmies uz vairāku šiem pārstrādājumiem materiāliem, tad arī pie atkrituma apsaimniekošanas šķirošanas, jā, protams, plasmas materiālus cilvēks neviens atsevišķi nešķiros, tur, teiksim, pēc numuriem 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka to visu ir optiski pēc tam arī šķiros, bet katrā gadījumā šajā veidā un brīdī, jo principā esot, var veidot uzskaiti un saprašana par to, kādi ir tā bāzes dominējušie materiāli un priekšpakotāji produktu ražotājiem. Ja jūs ziniet, kāds tas iepakojuma materiāla veids, jūs arī ziniet, ka, piemēram, polipropilēnam ļoti labas mitruma barjeru īpašības. Līdz ar to, tā kā tas ir pakojot savus produktus, ir vairāk saprotams, kāda veida iepakojums vairāk vai mazāk ir piemērots vienam vai otram. Nu, un es gribu pieslēgties arī šiem te biodegradējuma materiālu simboliem, kas ir OK Kompost, OK Kompost Home. Arī par šiem tā kā runājot, par šodien jau tika izskanēja arī par zaļmaldināšanu jautājums, un mēs arī pētot eksperimentāli atradām, ka veiklos ir ļoti daudz iepakojumu, kas nav pareizi marķēti. Un tajā pašā laikā skatoties arī par šiem biodegradējumiem materiāliem, ļoti daudziem arī ir sajūta, ka, ja tas ir biodegradējums, tad tas nozīmē, ka es metu zemē un viss ir kārtībā un tā kā es tikai varu darboties. Bet tā nebūtu nav, jo situācija ir tāda, ka mēs zinām, ka ir tie, kas sadalās dabīgos apstākļos, bet ir tādi, kas ir jākompostēs pie šos speciālos apstākļos, kas ir temperatūrā virs 60 grādiem. Tā kā, ja viņiem nav tā zīmīta sānā home, tad principā mēs saprotam, ka tie materiāli arī ir tādi, kas ir jāvāc, un viņi ir tā kā jāšķiro pēc tam un arī jāpārstrādā. Jo te tā situācija ir tāda, ka ļoti būtiski svarīgi ir tas saprast vienkārši, jo biodegradējumi materiāli ir divi veidi. Vieni ir tie, kam ir bioloģiskā izcelsme, bet jautājums viņi nav biodegradējumi, un otru tādi, kas principā arī sadalās apkārtējā vidē. Tā kā te arī nav tik viennozīmīgi, kā ļoti bieži tā kā tiek runāts un skatīts. Un tieši tāpēc gribēju parādīt arī šo slaidu. Kad ja mēs skatāmies šos, te teiksim, attiecīgi dzeltenā daļa ir tie materiāli, kas nav biodegradējumi, bet arī viņi skaitās biobāzes veidotie. Un attiecīgi tā zilā daļa ir tie materiāli, kuri ir šie biodegradējumie materiāli. Tā kā līdz ar to nav tā, ka mums visi ir biodegradējums, tad principā viss mums ir pilnīgi skaidrs un viss ir viennozīmīgi.
Ja, un tad tālāk varbūt ko es gribētu noslēgumā pašā par šo komplekso risinājumu. Ja mēs runājam par iepakojumu, tad es gribētu tā kā vērst uzmanību, ka ļoti būtiski svarīgi, ka tajā brīdī, kad mēs runājam par iepakojumu, mēs runājam par apjomu, tad mums ir būtiski svarīgi saprast, kad mēs neskatāmies tikai uz to, kad iepakojumu mēs pačamdam, un viņš liekas mums papīra vai plastmasas, vai attiecīgi es tagad skatos, un man liekas, ka viņš ļoti dabai draudzīgs. Mēs būtiski tas, ka mēs skatāmies dažādus šos kompleksos risinājumus, gan kāds ir pats materiāls, gan kas ar materiālu tā kā notiek, gan arī kāda ir tā situācija, kā principā, ko ar viņu tālāk tā kā darīt. Un, protams, ka ļoti būtisks jautājums par iepakojumu piegādātāju maiņu risku, tāpēc, ka, protams, ka tajā brīdī, kad uzņēmums, kas ražo iepakojumu, viņam jau ir principā ir šīs dažādas šīs metodoloģijas, tehnoloģijas, kā tas notiekās, un ir būtiski saprast, vai ar tām pašām iekārtām varēs izmantot šos jaunos materiālus, kas būs attiecīgi būs pārstrādājumi, jo viennozīmīgi tas, ko gribētu teikt, kad ja mēs raugamies uz nākotni un sagaidām visām likumdošanas šīm izmaiņām, kad ir jādomā par to, kā šis materiāls varētu būt pēc iespējas viendabīgāks, mazāk materiālu slāņiem. Tajā pašā laikā gribu uzsvērt, ka ļoti būtiski saglabāt šo funkcionalitāti. Jo ja pirms gadiem 5 tas bija ļoti liels izaicinājums, tad šobrīd, kā es gribētu teikt, tehnoloģijas ir gājušas uz priekšu, un jau ir pieejami arī tirgu materiāli, kas ir šie principā tā kā monomateriāli, vai arī materiāli, kas uz vienas bāzes veidotie, kuriem ir šīs piedevas, bet piedevas salīdzinoši nelielā daudzumā, kas arī tā kā nodrošina arī šīs barjeru īpašības. Protams, ka ir dažādas produktu grupas, ir dažādi tā kā šie derīguma termiņi, kas ir jāievēro, un tāpēc ļoti būtiski svarīgi ir saprast, uz kādu tirgu mēs tā kā dodamies, vai mēs tirgojam uz vietas šeit, vai mēs runājam par eksportu, tā attiecīgi no tā būs arī atkarīgi šie derīguma termiņi. Un es gribētu tā kā vērst uzmanību, kad iepakojums ir ļoti tāda interesanta joma, kas lielā mērā mums var palīdzēt attiecībā uz pārtikas jautājumu, tā kā derīguma termiņu risināšanām, bet tajā pašā laikā ir būtiski jādomā par šiem aspektiem, kā to darīt tādā veidā, lai mēs saudzētu vidi, maksimāli optimizēt iepakojumu un izmantot iepakojumu tikai tik, cik mums viņu vajag. Jo ja mēs pēc iespējas mazāk izmantosim jau tos materiālus sākotnējā posmā, tādus, kas nebūs pārstrādājumi, jo mums būs vienkāršāk tas noslēguma posmā tik galā ar atkritumu kalniem un daudzumiem, kas veidojās. Jo es vienmēr saku, iepakojums nav ne slikts, ne labs. Jautājums ir par to, kā mēs ar viņu tiekam galā visā šajā dzīves cikla ķēdē, tā kā mēs to tiekam galā. Tā kā paldies, tas no manas puses tāds ātrais skrējiens. Liels paldies, un man šķiet, ka jūs atbildējāt uz daudziem jautājumiem, kas bija izskanējuši pirmīt, bet es atļaušos uzdot vēl pāris tomēr. Droši. Tātad, svaiga gaļa. Uzlīmes produktiem ir ar īpašu lipīgu līmi, nevar atdalīt no plēves. Ja uzlīme ir pārstrādājuma, plēve pie kā pielīmēta nav, kā vērtēs? Droši vien, ka tas vairāk būs jājautā tajā brīdī, kad būs vērtēšanas procesos, tajā brīdī, kad kāds tas process ir. Īsts iepakojums tajā brīdī, lai saprastu, ka viņš ir vai nav pārstrādājums, viss, kas netiek no iepakojuma plēves atdalīts, viss nonāk kopā ar iepakojumu. Līdz ar to tajā brīdī, kad notiek droši vairāk būs jautājumi tālāk iepakojuma pārstrādātājiem, kas arī tā kā darbojās. Bet, cik man zināms, ir tā, ka tas, kas neatdalās, kas paliek kopā, tas viss tiek kopā arī attiecīgi sasmalcināts, un tad vienkārši vai tā kā attiecīgi kausēts, tās tehnoloģijas dažādas, tā kā kāds no kura veida materiāls. Varbūt es tā kā izsakoju šobrīd tā neprofesionāli, bet principā tā pavisam vienkāršā valodā runājot. Sakiet vienkāršā, jā. Un tad ir tā, ka vienkārši saliekot kopā, un tad viņiem skatās attiecīgi šos parametrus attiecīgos, un tad var redzēt, cik daudz ir piemaisījumi, viss pārējais nekā tas, kas ir bāzes materiāls, kas ir esošais. Paldies, jo šis bija arī mans jautājums. Bieži vien mājās es skatos un domāju, kāds tiek pārstrādāts. Bet, ja es vēl varu papildināt, tad šobrīd arī būs aktuāls jautājums arī par tintēm, lakām, krāsām un līmēm, tā kā tas arī būs nākamais, kas nākamajos posmos, arī jau šobrīd rindas kārtībā, jau tā kā pirmais būs šī direktīva, un tas, kas ir šobrīd zināms jau arī par šiem bisfenolu jautājumu, kas tālāk nākamais, kas jau jūnijā tiek jau arī diskutēts Eiropas komisijā, tā kā uz priekšu, tā kā tas būs nākamie jautājumi, kas tiks risināti un kas arī būs būtiski. Un vēl pēdējais jautājums, vai ir aptuveni aprēķināts, cik ražotājiem izmaksās iepakojuma materiāla maiņa, lai pārietu no viena veida iepakojuma materiāla uz citu, it kā dabai draudzīgāku? Jā, šo es diemžēl šobrīd nepieminēju, bet šajā pašā projektā, kurā mēs pētījām, pētījums ir diezgan apjomīgs, ir 100 lapas pušu apjomā. Viņš būs arī publiski pieejams. Šobrīd tā kā mēs veicam pēdējos posmus vēl tā kā, kas ir esošās lietas, bet principā pēc būtības jā, mēs šajā pētījumā gan mēs veicām tirgus izpēti, gan analizējām, gan veidojām datubāzi, gan arī skatījāmies par to, bija intervijas ar uzņēmumiem, gan pārtikas ražotājiem, gan iepakojuma ražotājiem. Tad arī mēs es varu pateikt tā, ka apmēram, lai mēs pāriet uz materiālu, kas ir barjeras slāņu materiāls, kas ir principā tā kā, mēs runājam par gaļu, sieru, kuriem būtiskas barjeru īpašības, tie būs apmēram 30%.
Tas būs dārgāk, attiecīgi, bet ja mēs skatāmies uz šiem dabas resursu nodokļu likmēm, viņas arī kāp. Līdz ar to ir paredzams, ka tas kaut kādā veidā vairāk vai mazāk tā kā līdzināsies, bet katrā gadījumā tas nebūs tās pašas izmaksas, kas šobrīd ir esošās, bet kas ir vēl jāatzīmē. Kad attiecīgi šobrīd mēs skatāmies izmaksas uz tiem apjomiem, kas tiek ražoti materiāli. Bet ja būs situācija, ka ražos iepakojuma materiālus apjomos, mēs ļoti labi zinām, ka ražojot materiālu mazā apjomā ir cita cena, ražojot lielos apjomos mainās šīs cenas, jo tas ir būtiski tā kā korelējuši lielumi. Lielas paldies, Sandra, par ļoti centāties ātri izstāstīt gan prezentācijā, gan uz atbildēm, uz pārējiem atbildēm un jautājumiem, ko mēs saņēmām atbildes, iesūtīsim, kā jau solīju, e-pastā. Lielas paldies jums par to, ka šodien atradāt laika būt te. Bet mēs saņēmām ļoti daudz jautājumu iepriekšējo prezentāciju laikā arī par to, kā pārstrādāt un kas skaitās pārstrādājams, nepārstrādājams materiāls. Un, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, ar prezentāciju klātsoši ir Clean Art grupas valdes loceklis Guntars Levits. Labdien! Labdien! Mikrofons ir jūsu rokā, tas nozīmē, ka arī prezentācija ir redzama un lūdzu vārds jums. Jā, sveiciens visiem. Daudz jau iepriekšēji runātāji pastāstīja, bet es vairāk laikam pieķeršos klāt tai daļai, kas ir vairāk ar smaciņu vai ar netīrumiem, ko ar to visu darīt un kas tas viss notiek tālāk. Mazliet par to, ko mēs kā uzņēmumu grupa darām. Mēs principā cīnāmies ar sekām mūsu dzīvesveidam, mūsu patēriņam, jo atkritumi tās ir tikai sekas, tas nav cēlonis. Cēlonis ir tas, ka mēs visi dzīvojam, gribam dzīvot labāk, patērēt vairāk un izbaudīt šo visu. Mēs esam gan atkritumu savācējs, gan atkritumu šķirotājs, gan atkritumu pārstrādātājs. Un varbūt mūs vairāk mūsu uzņēmums Cleaner pazīst kā parasto nešķirotu atkritumu savācēju no mājām, bet mums ir arī ļoti plaši vācam arī industriālos atkritumus, ražošanas atkritumus, celtniecības atkritumus, kā arī dažādi veidi citus atkritumus apsaimniekojam. Protams, to visu patiesībā nekas no tā visa nenonāk patiešo atkritumu poligonos noglabāšanā, bet tas viss tiek šķirots dažādās frakcijās. No tā tiek gan ražoti jauni polimēri, kas ir šodienas tēma, gan papīrs, gan komposts, gan degviela tiek ražota gan cementrūpnīcē Latvijā Brocēnos, gan arī atkrituma reģenerācijas stacijām, diemžēl ne Latvijā, bet ārpus Latvijai, kur attiecīgi iegūst siltumu un enerģiju. Bet, ja mēs atgriežamies pie tēmas par polimēriem, par to, kas ir polimēru pārstrāde, tad pēdējā laikā nozarē ļoti plaši cirkulē šāda bildīte. Viņi varbūt tur mazliet krāsas mainās, bet par jauno, kā lai saka, tendenci, jauno moderno varētu nosaukt šo te polimēru atkritumu ķīmisko pārstrādi. Te gan uzreiz jāsaka, ka tas, ko mēs uzskatām par ķīmisko pārstrādi, tas nozīmē, ka faktiski polimērus saskaldam pirmreizinātājos un attiecīgi vai nu taisam jaunas polimērus vai ražojam, piemēram, degvielu vai kādas ķīmiskās rūpniecības izēvielas, piemēram, metanolu, un tālāk attiecīgi citus materiālus. Tas viss ir bērnu autiņos, un diemžēl tā nav šodiena, tā ir rītdiena. Vai tā rītdiena iestāsies pēc 5, 10 vai 20 gadiem, to mēs vēl šobrīd pateikt nevaram, bet šodien mēs esam tajā aplītī, kas saucās plasmasas produktu mehāniskā pārstrāde. Un mehāniskā pārstrāde, faktiski tā vienkāršot izsakoties, tā ir polimēru atkritumu, dažādu plasmasas veidu sadalīšanu jau konkrēti par ļoti konkrētām frakcijām, ļoti vienveidīgiem materiāliem, viņu sasmalcināšana, mazgāšana un attiecīgi pēc tam pārkausēšana jau granulās, kuras var izmantot kā piedevas pirmreizējiem materiāliem, parasti ražošanā, piemēram, plēvju ražošanā vai kalniņu ražošanā. Mazliet no realitātes, dažas bildes par to, ko mēs atrodam ikdienā, diemžēl atrodam dalītu atkritumu konteineros, jo, protams, kad lielākais atkritumu un šo te polimoru īpakojumu radītājs ir iedzīvotājs savā ikdienas dzīvē, un jā, diemžēl cīnamies ar šīm veidzinavām jau gadu desmitiem, kopš šķirošana uzsākta, un atkritumu
pārstrāde ir diezgan sarežģīta. Tā iemesla dēļ, kad ir ļoti, ļoti daudz dažādu veidu polimēru un iepakojumu, un katrs jāpārstāda atsevišķi. Ja pat par vienkāršākām lietām kā stiklu runājot, mēs redzam, ka daudz uzskata flīzes par stiklu, keramikas podiņus par stiklu. Jūs redzat, kā izskatās, un kā jūs domājat, to var pārstrādāt, droši vien, kad īsti lāgā nevar pārstrādāt. Un tad pat diezgan labi šķirotos atkritumus, mēs bieži sastopamies ar tādiem materiāliem, kas faktiski nav viegli pārstrādājumi. Piemēram, šeit mēs redzam kreisajā pusē armētu plēvi, kas liekas, dabiski, kas tur ir armētā plēve, bet tur iekšā ir šķiedra, un neviens pārstrādātājs to neņems pretī, jo neko prātīgi ar to nevar izdarīt. Nerunājot, protams, visādām auklām, nesaprotams izcelsmes, jo skaidrs, ka katru grūzi nav iespējams aiznest uz laboratoriju, izanalizēt, no kā viņš sastāv un attiecīgi ielikt īstajā kaudzītē. Mums pašiem ir atkrituma pārstrādes rūpnīca Ķekavas novadā. Mēs pārstrādājam te jau 10 000 tonnas atkritumu gadā. Rūpnīca ir ļoti relatīvi svaiga, pirms gada atvērta. Certificēta reciklās certifikāta, kas nozīmē, ka mēs apliecina to, ka mēs pārstrādājam otrreizējus atkritumus un specializējamies šajā te 3 veidu polimēru ražošanā, kas faktiski Latvijā arī ir vēl viena tāda rūpnīca. Tas ir polietilēna 2 veidi un polipropilēns. Un attiecīgi runājot par pārstrādājumību, tad, kā pārstrādātājs mēs Rudīte Vesera jau pirmajā savā stāstījumā pieminēja par šiem gaidāmajiem noteikumiem par to, kas tiks uzskatīts par pārstrādājumu un kas netiks, tad faktiski ar garantiju pārstrādājumu būs 4 veidu polimēri, viendabīgi un vienslāņi. Jo mēs kā atkrituma pārstrādātājs polimēri varam uzreiz pateikt, ka multilayer materiāli un sakausējumi faktiski mehāniski nav pārstrādājami. Un savukārt, kā jau minēja, ķīmiskā pārstrāde, tas vēl no šodiena, tā vēl ir tikai nākotne. Es gan būšu mazliet pielaidīgāks nekā ministrija. Realitātē mēs kā nozare, zinu arī citi ražotāji, es gan droši varu teikt, ka šī pārstrādājumība sākas aptuveni no 95% pamatmateriāla izmantošanas, jo, protams, ka dabā iepakojuma ražošanā nekas nav 100%, ir visādas piedevas, ir pārstrādātājiem materiālam, arī ir kaut kādi citu polimēru palikumi paliek iekšā, bet virs 95% noteikti, kad mēs varam pateikt, ka tas ir noteikti pārstrādājums. Un attiecīgi tad jau arī vēlreiz pieminot, tur šim lielais jautājums par to, tad ir jāsaņem šis te ražotāja apliecinājums, ka šis te materiāls ir pārstrādājums un ir vienslāņi viendabīgs, vai arī jāiet un jādabon no laboratorijas šis te slēdziens plus pārstrādātāja apliecinājums. Ja attiecīgi šie te materiāli nav pārstrādājami, tad tas, ko var pateikt, kad viņi noteikti pa 90% nonāks atkrituma reģenerācijā, kā kurināmais vai cementrūpnīcā, vai siltuma un elektrības ražošanā, attiecīgi pakāpjoties atkrituma apsaimniekošanas piramīdā vienu solīti uz leju. Un te daži piemēri vienkārši, lai ilustrētu varbūt, kāpēc varbūt viss nav tik vienkārši, kā liekas sākumā, jo tā atkrituma pārstrādājamība vai materiāla viendabīgums un vienslāņainība principā nav nosakāma ne uz tausti, ne uz garšu, ne uz smaržu. Tas principā ir izdarāms tikai laboratorijā. Te tikai daži piemēri no mūsu pašu rūpnīcas laboratorijas. Tāds interesantākais piemērs varbūt kreisajā pusē pārtikas kastītes, augļu kastītes, kuras atved viens no atkrituma apsaimniekotājiem, sakot, ka tā ir 100% HDP, respektīvi high density polietilēna kastītes un viens no dārgākajiem materiāliem, kas ir tirgū pieejams priekš pārstrādes, un grib par to saņemt naudu, un mēs uztaisam analīzes laboratorijā, un izrādās, ka tas ir 50/50 sakausējums polietilēna un polipropilēna, tātad nav nekam izmantojams. Attiecīgi brāķēta krava, labākais, ko varam izdarīt, ir faktiski to atdot kā kurināmo. Un tālāk 2 piemēri jau industriālam iepakojumam, Big Bag maisa, piemēram, ja, kur 98% ir polipropilēns un tad mazliet piejaukums no lineārā polietilēna. Un attiecīgi HD, kas ir kaniņas, pamatā arī jau tuvu 100%, bet, protams, ne 100%. Bet, kā jau minēju, tad nozarē varētu teikt, tas standarts ir
vairāk vai mazāk 95% pamatmateriālu, tad mēs uzskatām to par viendabīgu materiālu. Paldies! Ja ir jautājumi, esmu gatavs atbildēt. Liels paldies! Ir pāris jautājumi. Jā. Vai uzņēmumiem tiek piedāvāti bezmaksas konteineri atkritumu šķirošanas veicināšanai? Jā, tiek piedāvāti jautājums. Var sadalīt divās daļās. Viens ir šie dzeltenie iepakojumi konteineri, kas gan uzņēmējiem, gan privātpersonām tiek piedāvāti bezmaksas uzstādīšanai, bezmaksas izvešanai. Ja mēs runājam par jau industriālu apjomu, lielāku apjomu atkritumiem, dalītiem papīrs, plēves, cita veida polimēri, atkarībā no tā, kāda tipa šie atkritumi rodās, tad turpat var runāt par kaut kādām samaksām, ko maksā uzņēmējiem, ja šis apjoms tur ir jau tonās mēnesī, piemēram, un tā tālāk. Aptuveni cik procenti gadā no Latvijas atkritumos nonākušā plastikāta pārstrādā jūsu uzņēmums? Vai ir šādi dati? Jāsāk rēķināt. Ja mēs Latvijā, ja nemaldos, uz galvas 60 tūkstoši laidām laikam apgrozījumā polimēra. Pagājušajā gadā mums bija tāds pusgads, mēs tikai ieskrējāmies, kad 4000 saražojām. Būs kaut kādi 5% droši vien no kopējā Latvijas apjoma. Un turpinot to pirmo jautājumu, vai pareizi saprotu, ka nododot jums izlietoto polipropilēna iepakojumu, par to varēs saņemt arī samaksu? Viennozīmīgi to pateikt nevar. Tur ir jāsazinās un jābrauc skatīties uz vietas, jo polipropilēns arī dzirdēja, kas no iepriekšējiem runātājiem minēja, ļoti raips. Mēs varam runāt, tas ir gan big bags, cukura maiss, varbūt tas ir vairāk, teiksim, tā ikdienā pazīstams, gan jogurta trauciņš. Viens un tas pats materiāls, bet viņam ir dažādas īpašības, dažādi pielietojumi, tāpēc ir jāskatās apjomi. Katru klientu, pie kura mēs braucam, mēs skatāmies, mēs individuāli vērtējam gan kvalitāti, gan apjomus, gan arī attālums, cik tālu jābrauc, piemēram, pakaļ materiālam. Vai Clean Air izsniegs apliecinājumu par pārstrādājamību un cik tas maksās? Mēs neesam šobrīd saņēmuši šādus pieprasījumus, bet ņemot vērā to, ka šitie precīzi definējumi ministra kabineta noteikumos parādīsies, ja nemaldos, tuvākajās dienās vai nākamnedēļ, tad mēs noteikti varēsim izsniegt tādu apliecinājumu, jo ja vien nebūs vajadzīga akreditētas laboratorijas atzinumi, jo mums laboratorija ir, viņi nav akreditēti, tāpēc sagaidīsim noteikums. Domāju, ka, cik sapratu no ministrijas, tad ja šis ir vienslāņa materiāls un ja šis ir viendabīgs materiāls, tad šādu apliecinājumu arī pēc parauga saņemšanu varēsim izsniegt arī mēs. Lielas paldies par atbildēšanu uz jautājumiem. Ja ir vēl kādi jautājumi papildus tiem, kuri jau ir uzdoti čatā, un ja jūs esat reģistrējušies, mēs šos jautājumus apkoposim, atbildēsim un nosūtīsim visiem reģistrētiem e-pastā. Varat uzdot jautājumus arī info@cleanair.lv, un kā jau minēja Mārtiņš Eglīts, jūs droši varat arī zvanīt uz biroju un jautāt jautājumus, jo skaidrs, ka ir daudzi citi jautājumi. Es ieraudzīju, ka vēl viens jautājums tomēr ir iekritis. Vai jūs sadarbojaties ar zaļo jostu polipropilēna apsaimniekošanas jomā? Zaļā josta ir mūsu meitas uzņēmums. Mēs sadarbojamies ne tikai polipropilēna apsaimniekošanas jomā, mēs sadarbojamies faktiski visu veidu, gan iepakojuma, gan vidēji kaitīgo preču, gan elektronikas apsaimniekošanas jomā. Jā, paldies. Tā kā vēlreiz atgādināšu tiem, kuriem ir papildu jautājumi, droši vaicājiet, jo 1. jūlijas nav tālu. Droši vien ir vēl kādas neskaidrības. Šī saruna un prezentācijas ir pieejams mājaslapā, līdz ar to, ja kādu no tām neredzējāt, vienalga, vai tas ir par pašu plastmasu vai speciālistu komentārs, jūs varēsiet to noskatīties. Lielas paldies, ka uzdevāt jautājumus. Biju patīkami pārsteigt par to, cik daudz to bija, un arī man bija interesanti skatīties prezentācijas un iegūt vairāk informācijas par plasmasas veidiem un par to, kā to pārstrādā. No manas puses vēlu jums skaistu vasaru, mazāk plasmasas, mazāk atkritumu, un kā jau minēja pēdējais runātājs, varbūt to dzīvesveidu nevis plānot, kā pārstrādāt, bet plānot, kā mazāk radīt atkritumus. Tieši tā. Mazāk atkritumu, mazāk problēmu. Lielas paldies!